Pēc īsas sarunas caur atvērtu logu Tipics izkāpa no automašīnas un ko viņš dabūja pretī 3 šāvienus krūtīs un 1 deniņos. Pārsvarā bija tā, ka visi tā slepenā dienesta aģenti, viņi bija, cik es nopratu, viņi bija tā diezgan noguruši un tā diezgan pohaini pēc iepriekšējās nakts esot laikam balējušies, ja. Tas ķipa skaitās stingrāk apsargāties arhīvs, bet viņi pat ir prezidents smadzenes. Radars. Let's go! Kā jau? Hype it up, hop, hype it up. Nice. Let's go. Oh. Kā jau parasti ar jums kopā Paula Montropčiks, Ropčiks Paula Yes. Jau. Montropčiks Paula. Vienmēr. Arī jau. Jūs neredzat, bet uzmetu vilnīti. Ui. A kājam? Iespējams. Cenšos to iztēloties šobrīd. Iztauties, ka iet vilnīti. Un aiziet līdz jums. Bet jā, runājot par radaru, mums sērijas, varētu teikt, dalās kaut kādās dažādos veidos. Mēs runājam par globāliem tematiem, mēs runājam par precīzi, nezinu kā pateikt, precīzākiem, more specific, precīzākiem tematiem. Jā, tā kā specifiskākiem, jā. Specifiskākiem, jā. Piemēram, mums bija tur Černobiļa un 9/11, un tad šodien mēs, kā jau var redzēt, pēc temata atgriežamies pie šī modeļa, un šodien līdz ar to runājam par JFK, Johns, kāds viņam ir vispār otrais vārds? Johns Fitzgeralds Kennedy. Fitzgeralds viņš bija, jā, Kennedys, jā. Par viņa slepkavību. Falupalus. Par diezgan lielu notikumu Amerikas vēsturē. Un ne tikai lielu, varbūt tādā ziņā, ka viņš bija šokējošs, bet arī tādā globāli ziņā, tā kā bija sekas tam arī, jā. Jā, un arī tagad meklējot, teiksim, materiālu, mēs jau ar Montuta backstage'ā runājām, ja tā var teikt. Yes. Piemēram, YouTube'ā, nezinu, stundu gari visi video ir, tas nav tā kā tur, nezinu, 20 minūšu case, vai ne? Noskaties video, papēti vēl kaut kur materiāls, saliec puzli kopā un tev ir gatavs materiāls. Te ir bišķi citādāk, te ir katrs... Tur īstenībā brīžiem arī tas, kā viņi sauc? Lemino, jā. Lemino, viņam jau arī tur, es skatījos, un tur bija tik grūti izsakot visiem tiem vārdiem. Tur jā, tur ir tik sīki un viss tur tik daudz cilvēku un vispārējais un konspirācijas un kā tur bija un kā kurš apgalvo tur galvu var ķert, jo tajos laikos jau tikai tie tīri uz tiem godvārdiem arī paļāvās. Jā. Lemino, man liekas, arī kaut kādu vienu, teiksim, tā šķautni no tā visa apskatīja. Jā. Savā pusotrā stundā. Jā. Tur nebija no A līdz Z, tur var vēl un vēl runāt. Tur bija tieši tas šāviens un kaut kāds 15 minūtes pēc šāviena 2 stundās izspiests. Jā, reāli. Jā, tur tā kā, tas pat to 2 stundas gandrīz jēziņi. Bet jūs sapratāt, ka vismaz es tā uztvēru, laikam tagad pirms tam tās nebija, bet par Lemino runājot, ka viņš nozīmē let me know. Jā, es zināju to. Es vakar tik redzi, un es vakar tik to sapratu. Varbūt bija zināt kādreiz. Nē, tāds, ka es jau viņu skatos jau pasen, tāpēc es zināju, bet jā. Nē, kaut ko es biju redzējis, man tas Sikāda mīļākais klips. Jā, viņa, jā. Man liekas, esmu pieminējuši. Bet vakar kaut kā, jā, mēs esam vienā no sērijām, man liekas, ar Ēriks toreiz vēl bija ciemos, ko mēs runājam. Jā. Bet vakar es kaut kā, skatoties to materiālu un Lemino, let me know, damn! Mind blown. Wow! Crazy!
Bet jā, vispār jebkurš viņa video ir nereāli iespējīgs. Nenormāli patīk viss, kas tur efekti, viss kā viņš ir uztaisīts, mūzika fonā. Tas ir... Jā. Tāpēc viņš izdod gandrīz 2 video gadā or something. Jo, tas būtu kaut kāds viens no efektiem, ko es varbūt kādreiz ar radaru gribētu panākt, zinu. Mēs izdodam epizodes 2 reizes gadā? Nē, ka mums ir efekti, ka mums ir video. Nē, mums tur ir video, vai ne, un viss kaut kas kustās. Tas crazy edits, jā. Jā, tas būtu nice. Jā. Bet, ja nu kāds arī klausītājiem kontekstam vienkārši, mēs noteikti šo video pēc tam ieliksim arī Facebook lapā, bet, jā, tas viens YouTuberis, es teiktu, salīdzinoši pazīstams, bet jā, varbūt tie, kas varbūt neskatās regulāri YouTube, nezinu, vai dokumentārās filmas neskatās. Tad, jā, viņu sauc Lemino, un viņš ir, principā, viņa tāda kā dokumentārā filma, ja to varētu tā, dokumentālā filma, ja to tā varētu nosaukt, ir īstenībā atzīta par vienu no labākajām tādām dokumentācijām vispār par JFK, jo dēļ tiem visiem vizuālajiem materiāliem un tas, kā viņš ir savācis no dažādiem avotiem, bits and pieces un salcis to visu kopā tādā lielā stāstījumā. Un viņam tur vēl voice acting bija reāli, tā kā, man liekas, vispār crazy. Tā kā, jā, noteikti padalīsimies. Yes. Labi, vērsim pie ragiem, ne? Droši vien, jā. Jā, bet kas mums tā tad ir paredzēts šajā epizodē, tā tad, kā jau mēs minējām, jā, intro daļā, šis cases ir ļoti, ļoti pazīstams. Īstenībā, reti, kad mēs runājam par tādiem tik ļoti pazīstamiem caseiem, man liekas, nezinu, ko es pat varu pielīdzināt šim caseam, ko mēs esam iepriekš runājusi, varbūt no atpazīstamības ziņā. Īstenībā tāpat Černobiļa. Jā, Černobiļa, 9/11 mēs esam runājuši, Amerikas... Par OJ varbūt varētu bišķi pielīdzināt. Es gribēju teikt arī OJ, ja mēs tieši Amerikas kontekstā runājam, jā. Bet man arī Zodiac Killers patīk variants. Jā, vispār arī... arī šitas Shelter Skelter, kas viņš bija pa čalu. Jūs sapratāt. Jā, gotcha. Merlins? Nē. Ko? Heaven's Gate? Nē. Jā, bet tas čalis, tur bija viens čalis centrā. Es aizmirsu viņa vārdu vienkārši. Manson? Nē. Jā, Čārls Mansons. Čārls Mansons. Jā, tas arī, es teiktu, varbūt bišķi mazāk, bet, arī diezgan pazīstam. Jā, tā kā diezgan, mums interesanti parunāt par tādu keisu, ko gandrīz... Vismaz kaut kādas daļas ir noteikti dzirdējis gandrīz jebkurš, es domāju, arī no klausītājiem. Bet jā, tātad par ko mēs šodien runāsim, tad es vairāk tādā kā ievadu daļā pastāstīšu nedaudz par JFK, jau kā mēs vinējām sākumā Johns Fitzgeralds Kennedijs īstajā vārdā. Un tad arī pastāstīšu nedaudz par viņa bērnību un kā viņš vispār sāka politikā darboties. Un tātad kontekstam viņš bija ASV 35. prezidents. Un jā, dzimis 1917. gada 29. maijā. Un tātad miris 1963. gada 22. novembrī. Par ko mēs arī tātad šodien vairāk runāsim. Kā tad viss šis norisinājās. Un jā. Un viņš bija jaunākais ievēlētais prezidents. Tātad tāda bišķi atšķirība ir. Viņš nebija tā kā pats jaunākais teorētisks prezidents, bet jā, viņš bija jaunākais ievēlētais prezidents, jo viņš tika ievēlēts 43 gadu vecumā. Un viņš bija amatā augstā kara kulminācijā, un jā, tātad lielākā daļa viņa ārpolitikas bija saistītas ar attiecībām Padomju Savienību un Kubu tieši. Tā kā tas ir vairākas, ar ko viņš bija pazīstams. Augstais karš, reāli. Jā, tas viss jāņem īstībā ļoti vērā, ņemot vērā arī, ko Paula vēlāk pieskarsies, tātad par šīm neskaitāmajām konspirāciju teorijām, kas ir saistītas ar šo case, tā kā tas arī tāds kā konteksta vēstures, tātad kādā posmā šis viss notika. Jā, tad, kā es minēju, tad es nedaudz pastāstīšu par viņu pašu.
Tad, jā, viņš bija dzimis pazīstama un ievērojamā Kenediju ģimenē. Bruklinā, Massachusetts štatā. Viņa tēvs bija Kenedijs seniors, uzņēmējs un politiķis, un viņa mamma bija Rosa Kenedija un dzimusi Fitzgeralda, tāpēc viņam ir otrais vārds Fitzgerald. Nu, vai uzvārds, nezinu, kā tas izskatās. Laikam uzvārds. Yes. Jā, un tad viņa bija filantrope un es nezinu, latviski iztulkoju sabiedrības dāmu, bet socialite. Es nezinu, kāds tagad. It kā laikam sabiedrības dāma. Socialite kā augsts sabiedrības slāņa cilvēks. Jā, nu teiksim tāda kā. Nezinu, tāda kā. Socialīts laikam tā ir. Es nezinu. Tāda kā, nezinu, Kima Kardashiana, principā, mums kaut kas tam līdz. Nē, nu tu pizdzēts salīdzināji. Sure. Lai tas tā. Es varbūt būtu teikusi kaut kādu princesi Catherine vai kas tāds, bet sure. Nu, modernāks piemērs. Labi, tam bagātām ģimenēm tā, tad lai ir Kardashian, sure. Yeah, like whatever. Gen Z. It works. Gen Z's will understand. Bet jā, jā, viņam bija tā svarīgs īstenībā arī fakts. Viņa visi 4 vecvecāki, viņi bija īru imigranti, kas īstenībā arī jāņem svarīgs konteksts vērā, ka viņš arī bija katolis, un viņš bija pirmais ASV prezidents katolis arī, tas arī svarīgs īstenībā fakts. Iepriekšēji bija, okay. Jā, pirms tam nebija. Jā, pirms tam katoļi nebija tieši. Nu, tā kā no... Jā, tieši katoļi. Jā. Bija, es nezinu, kā tur tās nozares dalās, bet jā, katoļi tieši nebija senā. Un tad Kenedijam bija vecākais brālis Josephs Juniors, un viņam bija 7 jaunāki brāļi māsas, tātad viņš no ļoti lielas ģimenes nācis. Viņam bija māsas Rosmarija, Ketlīna, Junisa, Patricija, Džīna un brāļi Roberts un Teds. Viņš bija jaunākais? Viņš bija, viņš bija sanāk otrais vecākais, jā, viņam vecāks brālis bija. Starp citu, jūs zinat to lore par to Rozmariju? Īstenībā baigi nezinu, actually. Nē, viņai bija ritīgi smaga atpalicība. Jā. Kaut kas tur bija, ka laikam, kad viņa dzemdēja, kad īsāk sakot, bija bērnam jānāk ārā, bet ārsts nebija klāt, un tad mamma vienkārši aiztais kājas, viņa nenāks ārā, kamēr ārsts nav klāt, un tad laikam kaut kāds 2 minūtes vai kaut kas tāds pietrūka skābeklis tam bērnam, kad viņi, īstenībā priekš tas ir nenormāli daudz. Tas ir nenormāli daudz, lai kaut kāds tur sēkas tur būt, jā. Un tad viņa tur ķipa, labi, es tagad atstāstu, ko es atceros, jā, ne tur fakts pa faktam, ka tā bija, bet bija tā, ka viņa auga un viņa bija tāda savā ziņā, vai viņai bija ritīgie gan uzmanības, gan uzvedības traucējumi ritīgi, gan skolā, gan tā, un ka viņu paņēma tā kā izolēja un iemeta mentālā institūtā, jā, psiholoģiskā institūtā. Un viena lieta, ko viņa izdarīja, tajā laikā populārs bija lobotomijas. Oh, God, She got the lobotomy. Viņa dabūja lobotomiju. Jā, jo tad jau tajā laikā tas bija tā kā risinājums. Un savā ziņā, viņa palika mierīgāka, bet viņa palika arī neverbāla. Varētu tā būt, ka tev izdara, lai caurums smadzenē. Jā, jo, cik es sapratu, Rozmarija bija tas kaut kas, tas melnā aida, Black Sheep tai ģimenē, kaut kas tur tāds bija. Un man liekas, ka tur spekulēja, ka tas varētu būt to dzemdību dēļ, ka tur aizturēja skābekļu piegādi smadzenēm, protams, tas jau uzreiz ļoti, īstenībā, ļoti smagi sevišķi jaundzimušiem. Ļoti smagi tas ir. Jā, protams. Tā kā jā. Es jau šo es nebiju dzirdējis. Jā, tur var paskatīties par to Rosemary Kennedy, jā. Un tas ir lore. Vispār viņa visa ģimene ir ļoti crazy lore, starp citu. Es nedaudz par viņa brāli parunāšu arī, bet... Jā, tur kaut kas ir tāds Kennedy curse, ka kaut kā tur ir tā lieta, ka viņi visi successful, bet visiem kaut kāda nenormālai sūda notiek.
Jā, tā kā īstenībā. Tad es saku, šī epizode pat varētu uztaisīt atsevišķi vispār par viņu ģimeni un to visu, jo tagad tur tiešām nereāli viss, kas tur īstenībā interesants ir. Bet, nereālais lors tur ir, jā. Tur ir nereāli tiešām. Es tā arī jūtu, ka te var taisīt otrās daļas kaut kādas. Tā kā mierīgi, reāli. Pa pašu Kennedy ģimeni. Tur tā kā tur visāds. Īstenībā arī tāpēc ir īstenībā salīdzinoši daudz arī pieejams informācijas. Tas tā arī interesanti. Kas parasti nav daudziem keisiem. Bet tā kā viņš bija ASV prezidents, protams, jā, par viņu daudz info. Bet, jā, un kas arī jāņem vērā, kad viņa tēvs bija ar ļoti augstām prasībām, un viņš vēlējās, lai zēni uzvarētu sportā un vispār visā, ko viņi centās izdarīt. Un tas, kas īstenībā man patika, viņa teiciens, ko viņš ir apparently bieži teicis, latviski sanāk, angliski labāk izklausās, bet latviski ir, kad kļūst grūti, izturīgākie ķeras pie darba. Un angliski sanāk, when the going gets tough, the tough get going. Un man liekas, tas ir labs teiciens. Nē, bet īstenībā reāli cepītas teiciens. Es nezinu, likās. Nē, zinu, kā tas ir tāds, you know what, hell yeah. Tā kā vienkārši. You know what, hell yeah. Tā kā. You just gotta keep going, you know. Jā, tā kā, likās labs, jā, teiciens. Jā, es aizmirsu sākumā arī pieminēt. Daudz informācija, ko es esmu ņēmusi, ir no viņa Library and Archives. Tas ir, cik es sapratu, ja es nepārpratu, tad katram ASV prezidentam ir savs tā kā personal archive un library. Un tad pēc viņa JFK nāves, tad arī tika uztaisīts šīs library un daudz no turienes ņēma informāciju un tā kā tur ļoti daudz viskā par viņa dzīvi pastāstīts, par viņa lietām, ko viņš ir izdarījis, tā kā, jā, tas tā kontekstam vienkārši. Jā, un kas arī ļoti svarīgs fakts, īstenībā saistībā ar Kennedy, kad viņš arī bija ASV jūras spēkos, un arī pirms tam viņš arī 1940. gadā viņš absolvēja Harvardu, tā kā tas arī bija fakts. Un, jā, un tā tad īsi pēc tam, ka viņš absolvēja universitāti, un viņš, jā, nu kā es minēju, jā, nākamajā gadā tad pievienojās Navy, tad tieši bija sācies nāk Otrais pasaules karš. Un, jā, un viens ļoti interesants fakts, ko es no šiem viņa militārajiem laikiem izlasīju, kad viņš tika absolvēts ar jūras spēku un jūras kājnieku korpusa medaļu, jo viņš tika atzīts kā kara varonis, jo principā īstenībā tur atkal, es par šito situāciju varētu atkal uztaisīt reāli vēl vienu milzīgu, kā saka, follow-up, bet īstenībā sakot, bija situācija tāda, kad viņam bija es nezinu, kas skaitās kuģis vai zemūdeni, vai kas saucās PT-109. Un kas notika, bija tā, kad ar Japāņu kuģi bija sadursme, un tas transports, kurā viņš bija iekšā, man liekas, tā bija zemūdeni, viņš tika pilnībā pārdalīts uz pusēm, reāli. Un divi cilvēki uzreiz nomira, pārējie paspēja tā kā, izkļūt ārā no tās telpas. Tās transporta. Un kas notika, principā, bija tā, kad Kennedijs, viņam jau iepriekš bija, atkal kontekstam Kennedijs vispār bija diezgan slimīgs, tāds bērns jau no bērnu laikiem, slimīgs cilvēks, un viņam bija, viņš koledžas, universitātes laikos spēlēja futbolu, un viņš ievainoja muguru, un bija tā, kad viņam tā mugura visu laiku bija slikta sanāk pēc tam. Un bija tā, kad notika tā sadursme, viņš atkal otrais traumēja to muguru, bet par spīti tam viņam bija biedrs līdzi, kurš bija ļoti smagi apdedzis, un kas notika, bija, ka viņš paņēma to savu kolēģi, viņš viņu tā kā dabūja ārā, un viņš paņēma aiz viņa glābšanas vestes, viņš to siksnu iekoda tā kā zobos paņēma un aizpeldēja līdz tuvākajai salai. Es nezinu, cik tur kādi 5 varbūt kilometri bija vai kas, bet bija kāds laiciņš sanāk. Tā kā viņš reāli sačakarētu muguru, vispār vairākus kilometrus, man liekas, tur bija kilometrs, tur bija diezgan liels gabals. Reāli zobos turēja vestu un izvilka savu čomu reāli ārā. Tā kā,
ko. Damn. Nu, kurš tas ir Džeks ar dzīves Tā kā tāds gangsta vienkārši. Kas tur bija? Bet jā, tur vispār vēl bija ļoti interesants vispār šis viss notikums, jo apparently pēc tam esot bijis tā, kad viņš pēc tam atradis tur kaut kādus, nezinu, salas īmetniekus un kas, un viņš ir uz kokus rieksta mizas iegravējis, tā kā kur tas kuģis nogrima, un pēc tam tie iemītnieki esot to info iedevuši tālāk, un tā viņi izglāba tos pārējos cilvēkus. Wow. Tā kā līdz... Shit. Es saku, tur vienkārši... What the hell? Tas kā fucking films materiāls. Nē, tas reāli... Tas izklausās vienkārši crazy, ka kaut kas tāds par dzīvē var notikt, bet... Tā kā, jā. Jo vispār tas fakts arī, ka viņš vispār izdzīvoja, ka pusēm kuģis pārdalījās. Tas jau ir fakts. Nu, tā kā crazy vienkārši. Bet, jā, tā kā tur arī īstenībā ļoti interesanti tas viss. Un jā, tāpēc viņš tika apbalvots ar šim te balvām par šiem saviem varoņdarbiem. Un jā, bet diemžēl karš nebija tik veiksmīgs viņa vecākajam brālim Joe, jo viņš nomira, viņš avarēja ar lidmašīnu, jo viņš bija gaisa spēkos kara laikā. Bet tur arī vesels stāsts, kāpēc tas notika un tā, un nu jā, tur arī ļoti daudz atkal informācijas, bet jā, neiedziļināšos, bet jā, tad, kas arī bija svarīgi, kad pirms brāļa nāves Kenedijs vispār bija apsvērs ideju kļūt par skolotāju vai rakstnieku, jo starp citu viņš arī uzrakstījis ir grāmatas pāris, un, ja nemaldos, viena pat dabūja Pulitzera balvu, kas ir tā kā ļoti augsts apbalvojums. Un, jā, bet sakarā ar to, ka viņa brālis nomira, šis mainījās, jo atkal bišķi kontekstā, atkal par viņa brāli arī varētu, man liekas, nezinu, veselu epizodu uztaisīt, jo viņa brālis bija arī politikā jau šajā brīdī, vai vismaz jau bija saistīts tā kā ar politiku jau. Un viņš bija tāds kā es saku, visa ģimene uz to paļāvās, ka viņš ir tajā politikā un viņš būs tāds plaši atpazīstams cilvēks un jada, bet jā, viņš nomira. Un tagad Kenedijs, kā otrais vecākais, viss tagad pāriet uz viņu. Un, jā, un tad viņš runāja ar savu tēvu, viņiem bija vairākas nopietnas sarunas, un tad, jā, tēvs viņu pārliecināja kandidēt uz kongresu, Massachusetts 11. kongresa apgabalā, un viņš arī uzvarēja viņā 1946. gadā, un, principā, tas bija sākums viņa politiskajai karjerai. Tur arī ļoti daudz informācijas par viņu politiku, un tā es baigi neiedziļināšos, tā, lai, jo šī epizode vairāk ir fokusēta tātad, kas notika viņa dzīves, kā saka, beidzamajās minūtēs, teiksim tā, vai stundās. Bet, jā, drīz pēc ievēlēšanas par senatoru viņš 36 gadu vecumā apprecējās ar Žaklīnu Buvjē, kas bija, viņa tobrīd bija laikrakstā Washington Times Herald rakstniece. Un par viņa vispār sievu arī atkal veselu epizodu varētu, man liekas, uztaisīt, jo tā kā, nu, reāli interesants cilvēks vispār, ļoti interesants cilvēks, tā kā viņa arī ļoti daudzas lietas izdarīja, ko pirms tam ASV pirmās lēdijas nebija izdarījušas, tā kā arī ļoti, ļoti interesanti, bet, jā. Tā kā tas tā mazais, cik vien es varēju mazais overview par viņa ļoti spilgto un bagātīgo dzīvi. Bet, jā, tad, laikam, kā saka, ķersimies vērsim pie ragiem un tā tad iesim šajā visā epizodes galvenajā tēmā, kas tā tad ir viņa slepkavība. Tātad es iedošu sākumā īso versiju, un tad mēs iesim tālāk iedziļināsimies nedaudz pa stundiņām, minūtēm, tādā ziņā. Tātad īsā versija, kas bija tas, kas Too Long Didn't Read versija, bija tā, kad 1963. gada 21. novembrī prezidents Kenedijs devās uz Teksasu, lai teiktu vairākas politiskās runas, un nākamajā dienā, 28. novembrī, viņa automašīna lēnām brauca garām gavilējošiem pūļiem Dallasā, atskavēja šāvieni, Kenedijs tika smagi ievainots un neilgi pēc tam nomira. Un dažas stundas pēc apšaudes policija arestēja Lee Harviju Osvaldu un apsūdzēja viņu prezidenta slepkavībā, un īstenībā interesants fakts, ko es to arī uzzināju, šī bija 4. prezidenta slepkavība valstī, kas bija mazāk nekā 200 gadus veca tajā brīdī. Nu, jei bog. Jūs iedomājaties? 4 prezidenti. Slepkavots. What? Kas tas ir?
Kāpēc? Ko? Ai. Freedom. Crazy. Nu, tā kā vispār es nevaru iebraukt par šajā faktā. Bet, jā. Es biju dzirdējis, ka ir 4 prezidenti, bet es nezināju, kur. Bet es zinu, ka viens ir Linkolns, starp citu, ko es nezināju. Linkolns ir tas, tā ir, ka tik viņš nebija viens no pirmajiem, actually, es nemaldos, bet, jā, kur tas tā ir slavens, un vēl tā bilda uztaisīta, kur viņš teātrī sēdēja, un tur, nu, tā kā, nevis uztaisīta, bet, nu, jā. Kad, jā, viņi tur nošauja un tā, jā, tas tāds diezgan pazīstams things. Nu, es par slepkavību nezināju, par viņu pašu zināju. Nē, bet tieši par to slepkavību domāju, jā. Tas bija diezgan tāds, arī, es teiktu, diezgan impactful, jā. Bet tā bija vispār, jā, 4. Crazy. Tas kinda, ja mēs paskatāmies pagātni, tas kinda izskaidro tagadējos nedaudz notikumus, kas pašlaik notiek. Bet jā, anyways. Nu, Trumps nebija tālu, lai būtu 5. Nu, vēl pirms tam, kas notika. Labi, tas nebija prezidents, bet tas arī bija politiska figūra. Tā kā... sapratu, jā, par ko... Es aizmirsu viņu vārdu, bet sapratu, ko tur... Kirks vai kas? Jā. Jā. Arī. Ja mēs paskatāmies vēsturi, ne par Valteru Teiciens vēsturi atkārtojas. Tā kā. Jā. Trump jau mēģināja nošaut. 3 reizes. Jā, vienreiz pat trāpīja, bet reāli milimetri. Tikai ausi. Ja viņš nebūtu tajā brīdī pagriezies. Tā kā, jā. Tā kā crazy īstenībā, jā, ka es nezinu, ka kaut kādā ASV ir, nezinu, kaut kāds gaiss interesants vai kas. Bet jā, tā kā tas tāds interesants faktiņš informācijai, kontekstam arī. Bet jā, kā es minēju, tātad es vairāk iešu detalizētāk tieši viņa, tieši šajās dienas notikumos, kad viņš nomira. Tātad, jā, sāksim no paša sākuma, tātad 11:30 dienā viņš ierodas Dallasā, Air Force One, kas ir prezidenta personīgā lidmašīna. Viņi nolaižas Love Field lidostā Dallasā, un tātad Kenediju un viņa pirmo lēdiju, viņa sievu Žaklīnu, sagaida prese un lielas pūles ar cilvēkiem. Tad 11:45 viņš ar sievu pievienojas Teksasas gubernatoram Džonam Konelijam un viņa sieva Nelijai atklātā limuzīnā. Un viceprezidents Lindons Džonsons un viņa sieva brauc citā limuzīnā netālu. Par limuzīnu atkal, es nezinu, varbūt Pauls to pieminēs, bet arī tur arī vesela penteri ir, kāpēc vispār bija atklāts limuzīns un tam līdzīgi, un kā tā mašīna vispār tika atvesta speciāli. To es nepiebildīšu. Ok. Bet jā, tur vispār arī bija vesels penteris, jo principā bija tā, ka viņi sākumā, cik es sapratu, gribēja, lai ir aiztaisīts tā kā limuzīns ciet, bet prezidents pats esot iebildis, jo viņš gribēja būt pēc iespējas tuvāk cilvēkiem, un viņš teica, man nevajag tā kā to pārklāju. Es negribu, lai viņš ir. Tā kā es gribu redzēt cilvēkus, un lai cilvēki redz mani. Tā kā tas arī viens tāds. Bet jā, to mašīnu vispār speciāli ieveda viņa nebija tā kā uz vietas, jā, viņu atlidoja tā mašīna, man liekas, atveda. Jā. Un tā kā tas arī viens tāds, arī interesants faktor. Un 12:29 tātad Dīlija laukumā, kad šis limuzīns iebrauc Dīlija laukumā, Nelija Konelija tieši pagriež par prezidentu, un viņa piebilst, prezidenta kungs, jūs nevarat teikt, ka Dallasa jūs nemīl. Burtiski 1 vai 2 minūtes vēlāk, tur nedaudz laiks atšķirās, 1-2 minūtes vēlāk, tātad notris slepkavība. Loda trāpa prezidentam mugurā, kamēr viņš māja ar roku, kamēr seko otrs šāviens pakausī. Vēl viens šāviens smagi ievaino gubernatoru, un kāds vīrietis pūlī, kur sauca Abrahams Zaprudens, nejauši nofilmē šo visu ainu ar savu mājas videokameru. Starp citu, fun fact, šis video gadiem nebija pieejams publikai. Pēc šī notikuma viņš tikai, pēc tam pagāja vairāk gadi, un tikai tad viņi publiski izlaid šo video, bet, pēc tam uzreiz šis video nebija publiski pieejams.
No tā jau arī sākās viss tas Zapruder film. Jā, tā jau tas Zapruder film tā arī to nosauc, jā, jo tur bija tas paveicās, ka tas tajā laikā tur bija pa filmiņām, nu tā kā tas rullīts filmiņa rullītim, tad viņi pa katru kadru varēja izanalizēt, kas tur notikās. Yep, exactly. Un bija tas unfortunately, tāds ideālais leņķis, kas to visu uzfilmēja, lai tur varētu saprast, kas notikās. Jā, tur diezgan īstenībā brutāli varēja redzēt. Es esmu pāris bildes redzējis. Jeez. Diezgan skarbi. Like, jā, tas ir viewers discretion. Jā, noteikti, ja jūs gribat skatīties to Zapruder filmu, jā, tad viewers discretion advice, jo tur reāli visu var redzēt. No, YouTube arī brīdina. Es šodien skatījos, un YouTube man prasīja, vai man ir 18. Tur ir tieši tas moments, kur viņam tā kā precīzi. Bet īstenībā crazy. Ja domājies, tam cilvēkam bija tieši tur jābūt, un tā kā to jau, tā kā insane. Saka. Es tajā brīdī domāju īstenībā par to pašu Žaklīnu. Insane. Dievs, kas turpat blakus. Jā. Un viņai tas bija jāredz. Jā, viņi to visu redzēja, un viņai tā kā, es nezinu, vai jūs kāds pieminēsiet tālāk, bet viens arī īstenībā ļoti interesants tāds fakts no šī visa, kad viņai bija tāds Chanel suit tajā brīdī, un viņa asinis trāpīja uz viņas suit. Un pēc tam, kad Kennedyju veda projām, lidmašīnā un tajā visā, tad viņai teica, ka varbūt viņa vēlas nomainīt drēbes, jau tā kā asins pleķi tur bija, un viņa teica, nē, es negribu, lai nomaina drēbes, es gribu redzēt, kas tika izdarīts manam vīram. Tā kā badass woman. Vienkārši. Bet es zinu no tā video, ka viņa glābās no tās mašīnas kaut kā. Tas ir pirmais šoks, gan jau. Jā, bet viņa nepaliek tur, sēžot blakus, bet ka viņa gāja uz aizmuguri, kaut kāds čols, es nesapratu, no kurienes viņš uzradās. Bet viņš bija mašīnas aizmugurē, un viņš tā kā, mēģināja viņu no tās braucošās mašīnas izvilkt vai kaut kā tā. Es nezinu, kā tur bija tā doma. Nē, tur bija tas aģents, man liekas, leca tajai mašīnai pēc tam virsū. Jā, vai kaut kas tāds. Jā. Viņa centās aizmukt, bet glābties, man šķiet, pēc tā video. Tas bija pirmais, ko es sapratu no viņas. Jā. Man liekas, jo tur bija kaut kas, kad viņa tā kā mēģināja kaut ko tur darīt, bet jā, tā kā tas arī tāds traks Robi, tu nošķodījies? Jā. Veselība. Vesels. Baigi varēja dzirdēt, Taisnība. Taisnība, jā. Man tas arī, kur mēs pieminējām to video no Lemino, kad viņa dokumentālajā tajā izfilmā vai filmā, es nezinu, kā to nosaukt. Jo es negribu teikt, tas video, jo tā ir reāla filma, let's be real. Un minēts, ka daudzi atsliecinieku stāstījumi bija ļoti dažādi. Piemēram, kāds teica, ka šāvieni ir nākuši nevis no tās Teksasas grāmatkrātuves, bet gan, piemēram, no... Teksas book depository, Teksas book depository, bet gan no tā Grassy Knoll, tas Grassy Knoll bija tas zāliens, kas tas apkārt skaitījās. Vispār citi dzirdēja, ka dzirdēja nevis 3 šāvienus, bet 2 šāvienus, un tā kā ļoti daudz visādi atsliecinieku stāstījumi bija, kas īstenībā ir tik crazy, kad jūs varat iztēloties, kāds aptuveni bija haoss tajā brīdī, kad tik daudz cilvēki kā bija atsliecinieki tam no vienas puses. No otras puses, tas tā kā kinda maisīja visu, jo tā kā gandrīz katrs teica pa savu lietas. So, tas arī tāds svarīgs fakts noteikti. Jā. Viens saka, ka viņš bija 6. stāvā, otrs 4., 3., 5. Bet tur arī tā māja bija tāda, ka tur nevarēja pateikt, kurš ir pirmais stāvs, kurš ir otrs. Kaut kādā mērā, jo bija cilvēki, kas sāka skaidīt no otrā. Bija cilvēki, kas 6. stāvu uzskatīja par pašu augšējo stāvu, bet patiesībā tur bija vēl viens stāvs. Kaut kā tā māja tā tāpēc, ka tur nebija baigo logu tajā pirmajā stāvā, tāpēc viņi to neuzskatīja par to. Kaut kas tam līdzīgs tur bija. Bet man arī ļoti vispār interesanti likās, ka skatoties pēc tā Lebino videos, tā kā 100% pārliecināts, teorētiski joprojām es esmu 100% pārliecināts, ka tas viss šāviens bija no tā 6. stāva.
Bet pēc tam, kad es pastījos to pašu video, kur ir tas, kur redzams, kā nošķirt Kennedy. To Zaprūdara filma? Man jā. Man arī izskatījās, ka tas šāviens nāca no priekšas, nevis no aizmuguras. Savukārt pēc Leminola teiktā viņam vajadzētu nākt no aizmuguras. Viņš pat izskatījās... Man ir kas sakāms par to, bet jūs man pagaidi. Jo turpat tā kā galva viņam... Bet galva viņam tur atliecās uz aizmuguru, un man bija tāds dēm. Tas, jā, tas saprat tev. Tu nedabū viplaši no aizmugurs. Jā, tur Paula, jā, mēs noteikti pastāstīs par šo vairāk. Par šīm teorijām, kas ko un kā. Bet, jā, tātad, kas notiek tālāk, 12.31 reakcija, un Osvalds aiziet. Izdzirdējis to, ko sākotnēji noturēja par petardi, slepenā dienesta aģents Clintons Hills redz, ka prezidents atkāpjas no pirmā šāviena. Viņš bēg no sekojošās automašīnas, bet sasniedzot limuzīnu, otrais šāviens trāpa prezidentam un aģents ielic tajā pārāk vēlu. Un patru policists Marions Bakers konfrontē Osvaldu noliktavas kafejnīcā, bet ēkas pārvaldnieks par viņu galvo. Un Osvalds noiet 7 kvartālus, iekāpa pilsētas autobusā un galā iekāpa taksometrā autobusu depo. Tātad, tas bija tieši, kas notika tajās 1-2 minūtēs. Vēlāk, stundu vēlāk, aptuveni 1:15, virsnieks Tipits tiek nogalināts. Policists Junior Dipits, vai es nezinu, kā viņam vārds ir, bet Tipits, piebrauc pie Osvalda ar savu automašīnu un uzzinājis par aizdomās turamo, viņš uzzināja par aizdomās turamo, kas atbilst viņa aprakstam. Pēc īsas sarunas caur atvērtu logu Tipits izkāpa no automašīnas un, ko viņš dabūja pretī, 3 šāviens krūtīs un 1 deniņos. Un 12 cilvēki bija liecinieki, vīrieši tātad Osvalda bēgšanai no notikuma vietas, un 6 vēlāk atpazina Osvaldu policijas šīs te line-up, tajās rindās saucamajās. Tad bišķi patinot atpakaļ vienos Pārklandes slimnīca, tātad ārsti nespēja glābt prezidentu, kurš jau ieradās tātad ļoti kritiskā stāvoklī, un viens no ārstiem teica, mums nebija nekāda cerība glābt viņa dzīvību, un arī tātad, kad tiek paziņots par viņu nāvi, viņi vēl dabūja katoļu priesteri, kurš tādu kā pēdējo rituālu veica, pirms viņš tiek tā kā ielikts zārkā, un pirmā lēdija, kā arī tika ziņots, viņa turēja vīru roku, un viņa uzlika vienu no saviem gredzeniem uz viņa pirkstu. Un tad tajā pašā brīdī, kamēr šis viss notiek, tātad Osvalds bēg. Viņš atgriežas savā dzīvoklī, viņš nomaina tur jaku pret gaišākas krāsas jaku, un tad viņš atkal iet atpakaļ ielās. Un tad 1:30 Teksasas teātris, dzirdot sirēnas, šis man fascinēja īstenībā ļoti, šis moments. Ko viņš dara? Viņš iesoļo Teksasas teātrī, vienkārši tā kā prosti ieiet, tā kā tāpatās, un viņš vienkārši apsēžas, un filma, kas iet, saucās Karš ir Elle. Tas tāds crazy coincidence. Un policija tātad no šī apgabala saņem informāciju par aizdomīgu vīrieti, kas tātad atbilst aprakstam par Tipita slepkavu. Un tad pēc 3 minūtēm, 1:33 tika paziņota Kennedyja nāve. Baltā nama preses sekretāra palīgs paziņo par prezidenta nāvi, kas arī tiek reāli laikā ziņots. Tā kā tas arī īstībā arī svarīgs fakts, ka tas principā gandrīz pēc pusotras stundas, principā, kad tas notika, tiek viss izziņots jau publiski. Un tad 1:45 Osvalds tiek arestēts. Tātad 15 policisti ielens kinoteātri, bet, lai arestētu Osvaldu, vajadzēja 4 policistus. 4 policistus, lai vienu čuvaku arestētu. Kas tas pa Halku, es nezinu, bet apparently vajadzēja 4 fujikus. Labi, viņš arī bija bruņots, tas jāņem vērā, bet jā. Un, kad tad 1:51, tad policija ziņo par viņa apcietināšanu. Tālāk ap 2 Dallasas policijas parafīna testa apstiprina, ka Osvalds nesen ir izšāvis no ieroča. Tā kā viņam tas pulveris, tas šaujam pulveris tā kā uz rokas ir, viņi atrada.
Un, jā, Osvalda sieva vēlāk apstiprina, ka glabātuvē atrastā šautene pieder viņas vīra. Un kas arī īstenībā no Lebeno video, arī, ko es varu pieminēt, kad vispār jau čalis jau no paša sākuma rītīgi aizdomīgi uzvedās. Nu, reāli nežēlīgi aizdomīgi. Jo viņš ātri pameta darba vietu, viņš vienkārši novāca policistu, jo kāpēc nē. Un tad viņš vienkārši mēģināja slēpties, viņš pretojās arestam, tā kā... Nu, tā kā pēc tāda gadījuma, tu domā? Nu, jā, tā kā, sanāk, kad, ļoti daudz tā kā aizdomīgu tādu kā koincidences, kāpēc, ja cita, nezinu, Paula noteikti jāvēlāk pastāstīs, ka cita, piemēram, domā, ka viņš to neizdarīja vai whatever, tad tās lietas, ko viņš darīja, bija nežēlīgi aizdomīgas. Man liekas, ne pat tas, ko viņš darīja, bet tur pārāk daudz... varbūt Paula gāzīšu to, bet... Ko tur pārāk... Tur ir pārāk daudz pierādījumu, man liekas, kas ir vienkārši par to, ka tas bija tas čalis, jo, arī viņa ierocis bija viņa darba vietā, man liekas, uz viņa bija viņa pirkstu nospiedumi, tā kā. Jā. Nē, bet pārsvarā tur jau arī ar to tur Osvaldu īstenībā... Jūs paskaties īstenībā, kas tas Osvalds, kas tas ir pa čāli, kas viņu vēsturē? Nedaudz pa viņu esmu paskatījusies, viņam kaut kāda saistība bija ar Padomju Savienību? Jā, jo viņš jau pats bija tajos Marine Corps, jā? Jā. Bet laikam pēc kara kaut kādā, ne tieši pēc kara, bet, korruči kaut kad vēlāk, viņš jau pa kaut kādu baigot tur marksistu kļuva vai kaut kas tāds, cik es nopratu, jā. Korruči viņš jau arī pirmais, ko izdarīja, aizlaidās uz to tur, paņēma savu šito Marine Corps, to tur, kā viņš saucās, algu, aizlaidās uz PSRS. Jo viņi izmeta no armijas, starp citu vispār. Viņš esot bijis kaut kāds tur baigi... Jā, viņš bija tāds baigi agresīvs. Jā, viņu grūti savaldīt. Viņam jau kaut kādu uzvedības traucējumu esot bijuši. Viņš aizlaidās pats uz to PSRS, tur mēģināja laikam arī dabūt kaut kādu, bet viņš mēģināja dabūt PSRS pilsoni. Jā. Viņš jau arī apprecējās ar vienu, šitais ten Marīnā, kā sauc to sievu viņu. Arī PSRS pilsoni laikam arī bija. Aizlaidās atpakaļ uz ASV, tur izmaksāja tur repatriāciju vai kaut kas tāds bija ASV, vai viņš pats es neatceros. Bet tur jau arī tāpēc uzreiz... Kāpēc arī iesaisties tās runas par to augsto karu, jo tas Džeks bija PSRS, kā teikt, tāds slavinātājs. Uzreiz tas jau arī tāds, un viņš šitās visu sūdu dēļ, ka viņš mēģināja aizbēgt uz PSRS, un to pārējo, ka viņš tā nokļuva vispār CIA tajā redzeslokā. Jā, ka viņš jau īstenībā bija tajā redzeslokā. Protams, es jau bišķiņi piebildīšu, jā, bet šitais ir ļoti nepierādīti, bet tur jau arī bija tā problēma, ka tā kā viņi zināja, ka, piemēram, kā sauc tas Secret Service, kas nogādāja to Kennedyju tajā tur visā, tajā Dallasā un to pārējā. Tas Secret Service, cik es nopratu, viņi jau zināja par to, ka tajā apkaimē un tieši tajā ēkā strādā tas Osvalds. Ja? Zinot to, ka viņš jau ir CIA redzeslokā un ka viņi ir diezgan skečīgi uz viņu. Viņi jau to zināja, bet viņi aizmirsa to nodot tālāk. Ka, ja kas, mēs to parādu taisīsim tieši, kur tas čalītis, kurš jau starp citu iepriekš mēģinājis, vai ir viņam izdevies jau asasinētot kaut kāds citus. Jā, bija kaut kas vispār, viņš jau tas, JFK nav pirmais, es neatceros, kā sauc tos iepriekšējos. Kaut kāds vēl bija, viņš mēģināja kaut vēl vienu. Pagaist, es tagad uzmetu Edwin Walkers, tas bija tempts, kaut kas vēl. Nepateikšu precīzi, kas, jā. Viņš jau bija aizbēdz, viņš bija uz Meksiku vēl aizmaucis, lai tur caur PSRS vēstniecību dabūtu pasi vai pilsonību. Kaut kādu tur pilnīgākais sviests bija. Bet tur par to Secret Service tur jau arī bija diezgan aizdomīgi, tā kā, kāpēc viņa aizmirst tā kā nodot informāciju CIA, ka mēs tur būsim, ka viņi vienkārši noklusē par to nulli un nenodeva tālāk, tā kā varbūt tas jau bija kaut kāds tur iekšējais CIA plāns. Bet es arī pateikšu tālāk, kā tur lielie buržuju oil taikūni tur.
tālāk, jā. Iesaistījās, jā. Bet es tik ļoti uz šitām konspirācijām arī, es tāpēc tagad tā ļoti virspusīgi no savas atmiņas pastāstu, jo man gribējās kaut kāds tāds, zin kā, neapgāstas tāds neapgāstas teorijas pastāstīt par to visu, jā. Jā. Vispār Dallas policija, man liekas, arī diezgan failoja tajā brīdī. Jā, nereāli. Ko es gribēju piebilst par to, ķipa Slepkavu, cik es zinu, viņš bija no Baltkrievijas. Viņš ir Minskā, man liekas, dzimis. Viņš, nē, tu par Lee Harvey Oswald? Jā. Nē, viņš nav dzimis Minskā, viņš ir New Orleans dzimis. Bet viņš viņš, man liekas, tā kā viņš bēga uz to PSRS, viņš pa turieni tur pačilojas. Viņš Minskā dzīvo, man liekas, ne? Tur jau viņš tur sievu, man liekas, satika. PSRS-ā, jā. PSRS-ā. Jā, bet viņš ir New Orleans dzimis. Viņš jau bija USA Marine Corps. Bet kaut kāds 17 gados viņš iestājās, jā. Diezgan laicīgi. Jā. Riktīgs frukts, jā. Viņš čil taču. Nekas radaru koordināšu precizēšanu in real time. In real time, jā. Viņš aizmirstiet par dzimušu Baltkrievijā. Tā tas nebija. Jā. Aprecējās viņš ar Baltkrievieti laikam. Laikam viņa bija Baltkrievieti. Baltkrievīt bija, jā. Jā. Vai arī nē, Krievieti. Es nezinu. Bet, PSRS. Jā. PSRS, kurā gadījumā, jā. Diezgan interesanti, kad īstenībā viņš Kenedija Slepkava bijusi, labi, tajā brīdī nebija teorētiski Latvija, bet netālu salīdzinoši. Liekas diezgan interesanti. What are the coincidences? Īsāk sakot, tas ir tā jau arī tā trakai, kāpēc uzreiz vēl vairāk tas uzkurināja visu. Šitais tas pasaules kars. Kāds pasaules kars atturās? Augstais karš, jā. Uzkurināja visu šito situāciju, jo bija arī kaut tā teorija, protams, viņa tika, pa brīnam arī neuzreiz apgāst, bet viņu apgāzā šitais kaut kādus, kurā gadā mīra Kenedijs? 63. 63. jā. Kā tik neapgāzē 79. vai 89. gadā šī tikai? Laiciņš pagāja, jā. Jā, bet teorija tāda, ka tas čalis īstenībā, kad tas nebija viņš, kurš nošāva, ka viņu nošāva kāds cits un PSRS viņu tā kā ielika kā vainīgo, ka īstenībā kāds PSRS frukts to izdarīja, bet viņš pieteicās, jo viņš ķipā ASV pilsonis, lai nav tur tā. Bet to apgāza pēc tam kaut kas tur, nē, ka to pēc tam Osvaldu taču, cik dienas pēc Kenedija nāves? 4 dienas? Viņu nošauja taču preses. Jā, to es arī pieminēšu timelinā, bet jā. Atvainojos. Ok, vispār, es te aizvārījos. Lūdzu, Monta, turpini. Es pēc tam izpraudīšu. Oh, God, please don't say that. No. Oh, no. Oh, my God. Labi, anyways. Jā, Paula, nedaudz... Tas bija iespaidīgi, jā. Es bišķi aizvārījos, sorry. Jā, es saprastu, ja es tā būtu pateicis, bet es sapratu, ka man loma ir pārņēmta, es par to priecājos. Bļaģi. Ak, Diev, kancel šo daļu, mēs kancelējam, bet labi. Viņš tika pratināts, Osvalds, tika pratināts gandrīz 12 stundas. Reāli, iedomājieties, 12 stundas reāli no vietas. Shit. Un, un viņš visu laiku noliedz, ka viņam būtu kāda saistība ar abām slepkavībām. Jo tātad svarīgs fakts. Sākumā viņš tikai tika pratināts saistībā ar Tipita nāvi. Tā kā viņi pat sākumā vispār nepiešuva viņam to Kennedy lietu. Tā kā viņi tikai uz Tipitu sākumā fokusējās. Un tad šis bija riktīgi rēcīgi. Man likās, tā kā Kabodi jau 63. gadā tāds prikols notiek. Un, principā bija tā, ka viņam deva fotogrāfijas, kurā viņš ir ar šauteri un pistoli, un viņš smējās, sakot, ka tās ir viltotas fotogrāfijas, ko policija uzņēmusi, kur viņi viņam uzlikuši sauteni un revolveri.
63. gadā fake No news. žurnāla izgriez un pielīmē. Photoshop 63. gadā. Crazy work. No žurnāla izgriez bildīt un uzlīmē. Like, what do you mean? Nu, bļāviens, nu. Crazy, tā kā, ko? 63. gadā Photoshops, labi. Šits man likās crazy. Charles bija ahead of his time. Reāli, tā kā, crazy, vienkārši. Viņam vajadzēja pateikt, tas ir AI. Jā, viņam vēl vajadzēja pateikt kaut ko tādu, reāli, tā kā, tur ir kaut kāds, nezinu, kaut kāda ultra krutā, nezinu, videokamera, kas tur māk salikt vairākus kadrus kopā, nezinu, or something. Bet jā. Un, jā, pašās beigās bija, kad, jā, viņš vienkārši beigās pārstāja atbildēt uz jebkādiem jautājumiem. Tā kā vienkārši nokancelojās čels. Jā, un tad sanāk 7:10 viņam tika izvirzīta apsūdzība tipita slepkavībā. Un jau reāli gandrīz pusnakts, jau 11:28, tad viņam tikai tika oficiāli izvirzīta apsūdzība par Kenedijas slepkavību. Tā kā, jā, tātad sākumā, kā jau es minēju, sākumā bija tikai tipita slepkavībā viņš apsūdzēts, pēc tam, kad, jā, viņi dabūja informāciju par to šauteni, par to visu pārējo, tad viņi tikai par Kenedijas slepkavību. Viņš tika apsūdzēts. Un tad, jā, tad nākamā diena jau sanāk, tas ir 23. novembris, 3:56. Prezidents Zārks tiek novietots Baltā nama austrumu zālē, kur tas 24 stundas tiek turēts godasardzē. Un dažas dienas vēlāk bērēs piedalās vairāk nekā 250,000 cilvēku. Tā kā, tas ir neaptverams skaitlis, cik daudz cilvēku reāli tur bija. Nu, tā kā, insane. Un, jā, un tostarp arī bija augsta ranga amatpersonas no vairāk nekā 90 valstīm. Jesus. Tā kā, iedomājieties, tik īsā laika periodā sapulcināt tik daudz cilvēku no tik daudz dažādām vietām, tas ir vienkārši wild, reāli. Bet nezinu, no Latvijas arī? Nu, mēs bijām PSR. Dūd, mēs neeksistējam. Jā, pareizi, jā. Tehniski bija. Mēs nebijām uz kartītes tajā brīdī. Nu jā, diemžēl apstākļi mums bija citādāk tajā laikā. Jā, mazliet sajūgs, sorry. Jā, bišķi pasteidzies notikumiem priekšā. Un, jā, tad 24. novembrī, tātad nākamajā dienā sanāk 11:21, tieši arī, jā, ko Paula minēja. Tātad, kas notika? Reāli sanāk 2 dienas pagāja kopš Kenedija nāves, un gandrīz, īstenībā, 11:21 laiks. Kenedija nošāva 12:30. Tas ir crazy, tā kā vispār gandrīz pat laiks sakrīt. Nu, tā kā, reāli. Un tātad, kas notika, jā, Osvaldu pavadīja uz automašīnu Dallasas policijas galvenās mītnes pagrabā, lai viņu pārvestu no pilsētas cietuma uz apgabalu cietumu. Un kas notika? Viņu nošāva Dallasas naktskluba īpašnieks Džeks Rubijs. Un arī interesants fakts, īstenībā, šī bija pirmā slepkavība, kas tika fiksēta live television. Wow. Jeez. ASV tā baigi sajiet ar šitām pirmām reizēm. Jā. Tā kā tā bija pirmā reize, jā, kad tieši bija žurnālisti, bija visi, viņi tur fočēja, visi, nu, loģiski visiem, nu, tā kā superliela interese, nu, zin kā prezidents slepkava un tā. Jā. Un ir vēl pēc tam no šī, es nezinu, no šī paša notikuma, es nezinu, vai jūs esat redzējis to fotogrāfiju, viens no tiem žurnālistiem, kas tur bija, viņš vēlāk tika apbalvots ar vienu arī kaut kādu baigi slaveno balvu, jo viņš tieši perfekto momentu noķēra, kā šis Džeks Rubijs izvelk pistoli un tēmē uz Osvaldu. Var perfekti redzēt, reāli. Es reāli gribu redzēt to bildi. Tā kā reāli iegooglējiet, reāli apbildi. Nu, tā kā insane, ka tas ir vispār noķerts vēsturē kaut kā. Hold on. Tā kā reāli. Nē, man arī ir tāds. Tā kā reāli apskatīt. Man tikko ritīgi intriģēja. Tā kā uzrakstiet, jā, tā kā Džeks Rubijs Osvalds, ka jau izmetīsies. Man liekas, ka tu pat tikai Jack Rubij. Oh, shit! Es saku, insane. Paltu var iemest Vācijā, tikmēr es gribēju vēl piebilst, ka tas, ko es no tā paša, man liekas, Lemino video skatoties, par šo momentu, ko es atceros, ka patiesībā Dallasas policija jau gaidīja, kad kāds mēģinās novākt Osvaldu. Viņiem bija tāda aizdoma.
un tāpēc tur bija securities, un viņi paņēma vēl extra security. Un neskatoties uz to, viņi tāpat novāca. Jā, reāli, what the fuck? Uģis galvenais pat netika nekur tālu, man liekas, tā kā viņi tieši izgāja no tā pagraba un čalis vienkārši pūlī, prosta vienkārši pankš. Jā, tieši tā vienkārši visu extra security. Bet viņiem arī ķipa extra security, bet tai pašā laikā viņiem apkārt cilvēki tā kaut kādu muzeju atbraukuši, dūd. Ko te... Kur tur savā ziņā gaidīt tādā ziņā, bet tai pašā laikā gadēju. Bet vispār arī, ko es gribēju pateikt par šito, ka tur Lee Harvey Oswald nošaušanu, ka ķipā, princips tāds arī par to pašu augsto karu, viss tas pārējais PSRS saistība ar to Oswaldu, jā. Lieta tāda, ka tas Osvalds to izdarīja, bet tālāk, kas tika pārvests, tas īstenībā tas laikam nemaz nebija tā kā pats Lee Harveys Osvalds, bet kaut kāds cits frukts. Tur, jo ķipa tur PSRS laikam kaut kas tur bija nolgojis to Harvey, lai viņš to visu izdara, ņemot vērā viņa ciešās saiknes ar to tur PSRS-u. Un tālāk, ko tika pārveda, laikam tas jau arī bija kaut kāds tur stunts laikam, ka ķipa tas Lee Harvey Oswalds, ko nošāva tas Džeks Rubijs, tas nemaz nebija viņš, ka tas bija kaut kāds cits, lai ķipa nenošaut pašu to Osvaldu, un tas viss bija planted, scripted, viss tas pārējais, un tāpēc arī, kāpēc es saku, kāpēc to apgās 79. 89. gadā, ka ķipa tāpēc bez mazai tā kā atrakā paša tā Osvalda to kapu, un pārbaudīja pēc tiem zobiem un visu to pārējo, lai pateikt, tas ir Lee Harvey Oswald. Tā, ka kaut kas tur laikam ritīgi panesās šitā tēma augšā, ka saistībā ar visiem šiem konfliktiem, jo pēc idejas, ja kāds, ja es nemaldos, ja, piemēram, kāds frukts no PSRS to izdarīt, kaut kāds slepenais aģents vai kas tāds, tad bez mazai, man liekas, ka tik tas kodolkarš neizraisītos. Jā, bet iedomājies, cik tālu ir jāaiziet ar sazvērstības teoriju, kad ir jāatrok kaps vaļā tikai, lai pārbaudītu, vai tas ir tas cilvēks. Jā. Nē, tas nebija Osvalds atrok kapu. Nē, tomēr bija. Bet šitais arī tāds debunked ir tāds, bet fakts, ka tāds, ka to reāli vajadzēja debunkot, lai tauta nomierinās. Jā. Tas vienkārši. Bet, jā, tālāk arī. Tāda metode. Jā. Kā es jau uzsāka savam konspirāciju teorijām, tad šis tas pirmais arī, pa ko Robčiks ieminējās, par to, tiem leņķiem un vispārējais, un tā, ka šitā tā pirmais būs tā George Hickey teorija, jā. Tāda traģiska kļūda. Jā, pagaid, man tā viss ir, jā, vai kā? Jā, vedīgais, ko es gribēju pabeigt, kad, ja kāda, tā, lai visu, kā saka, full... Nē, tas vienkārši, ko es tik atcerējos. Full circle moments, kā saka, Džeks Rubijs pēc tam viņu arestēja, vai ne? Bet viņš kaut kādi pagāja gadi vai divi, viņš nomira cietumā no vēža, tā kā. What the hell? Tā kā tas crazy. Alright, tā saikna laikam beidzas. Tas tāds full circle noslēgumā, bet jā. Oh, shit. Labi. Es turpināšu. Jā, droši. Bet jā, pirmais, ka viņš arī po Robčiks ieminējas iepriekš, bet un tā reāli tas tā George Hickey teorija saucās, ja? Jo tas George Hickey's, viņš bija viens no tiem aģentiem. Laikam tas bija tas pipars, kas sēdēja priekšā Kennedyam. Neatceros precīzi. Bet todien pārsvarā bija tā, ka visi tā slepenā dienesta aģenti, viņi bija, cik es nopratu, viņi bija tā diezgan noguruši un tā diezgan pohaini pēc iepriekšējās nakts, esot laikam balējušies, jā. Tad es tādi bišķiņ tādi, bet anyways, kad sākās, kad atskanēja tas pirmais šāviens no Osvalda, jā, sākās panika, tur viss ir slikti, viņš, piedodiet, viņš sēdēja pavadošajā mašīnā, tieši aiz prezidenta, viņš uzreiz, oh shit, tā kā fucking apšauda, viņam jau bija ierocis, ja, AR-15, AR-15, nezinu,
Ja? Un viņš jau bija gatavs vilkt ārā un šaut pretī. Bet tieši tajā brīdī, kā šofers arī bišķi sastresojās. Un pirmais viņš uzreiz dod pa gāzi. Mašīna parāva. Hikijs zaudēja līdzsvaru. Krītot apakaļ. Viņš nejās nospied mēlīt. Un tas ierocis bija tieši vērsts pret Kennedy galvu. Ok, that's crazy. Jā. Tā ir teorija. Tā ir tā teorija. Jā. Bro. Fuck. Tā kā... Iedomājies, te sakatīvi, tagad viņš aizsāk ieroci, un tās spiež gādu, pum, oj, jopci. Tāds, bet prezidents. What the hell? Ok, šitā ir crazy tev. Un tā taisni pa galvu. Tas šofers parāja paniku, un čia viss pazaudēja līdzsvaru. Bļaģ. Ne tur. O, Džekam vienkārši sirdsapziņas pārmetumu visu mūžu. Bet arī kāpēc izmā arī, kāpēc tas skanēja ticam, jo, piemēram, tā Kennedy, kas redzēja to filmu, kā sauc to piparu, kas to uzfilmēja? Kā viņa bija uzvārds? Kas sarežģīts uzvārds? Zaprūder. Kurš redzēja to Zaprūder filmu, ja? Redzēja, cik liela tā brūds bija galvā. Nežēlīgi. Cik brūds, tur vienkārši tā, viņam galvaskaus daļas izkrita ārā. Tur, jā, neiedziļināsies detaļās, bet saprat, jā. Un... Man tu tūlīt smadzeņu tur trešais kals no augšas. Tur čusi, tur ripa vienkārši, traki. Jā, bet kaut kas izraisītu tādas sekas, bija drīzāk atbilstošāks tām AR-15 lodēm, kas bija tam aģentam, nekā tam ierocim, kas bija Osvaldam. Jo tur jau mēs arī sapratām, ka tā pirmā lode, kas izšāvās cauri plecam, cik damage bija tas. Ja? Jo tās AR-15 lodes, viņas ir tādas plīstošas, uzreiz pie impaktu, viņas babam, ja? Tā es nopratu. Un tad, protams, tur bija babam. Ja? Un arī tur vairāk liecinieki, kas tur bija lejā, ja? Viņi pie limuzīna, viņi tur patās uzreiz arī turpat uz ielas tā kā varēja sajust kaut šaujampulveru smaku. Ja? Un iedomājies, ja tieši šāviens nāca no tā 6. stāva, ja? Nezinu, vai tur patās lejā sajust šaujampulveru smaku. Tur bija tā lieta. Ja tas tiešām notika, tad slepenajam dienestam tas būtu lielākais kauns vēsture. Nogalināt savu prezidentu, mēģināt viņu glābt. Un pilnīgi noteikti viņi gan jau būtu darījuši visu, lai to noslēptu. Jā, es nezinu, ko es domāju par šo teoriju, pēc tā arī ir tā kā man galvā vairāk ir tāds, kad, tie cilvēki, tas aģents, viņi jau nav tā kā, nūbi, tā kā viņi jau prot, liektoties ar ieročiem, un viņi zina, ka tu neliec, kā saka, pirkstu uz tā kā mēlītes, ja tu neesi reāli gatavs izšaut, tāpēc, es nezinu, bišķi nerealistiski. Jā, bet tas arī tur, kā Robčiks pats novērojuši, taču skaties to video, teica, ka viņam pēc tā trieciena tā kā galva un ķermenis uz apakaļ pakrita. Kas domāt, ka no priekšas nāktu viņam, nevis no aizmuguras. Tur nebija teorija, ka tur krumos kāds sēdē? Anyways, nākamā teorija. Vairāk nekā viens fucking šāvis. Jeb, in a way, tāda, kā teikt, savā ziņā arī valdības atzīšanās. Anyways, šitas ir kaut kāds oficiāls valsts secinājums, kas kinda uzspridzināja sabiedrību 79. gadā. Iedomājies, kad ir 15 gadi pagājuši pēc tā visa. ASV valdība atzina, ka pirmā izmeklēšana,
kā viņš saucas, Vorena komisija, ja, kas pirmai izmeklē to. Izrādās ir bijusi nepilnīga. Un jaunā komiteja izmantoja jaunākos audio ierakstus no policijas motocikla, kuras mikrofons nejauši bija ieslēgts slepkavības brīdī. Un izrādās tā izanalizējot to ierakstu, uzrādījās, ka tomēr ir bijuši 4 šāvieni. Un kāpēc tas ir svarīgi, ja? Ņemot vērā, kāds Osvaldam bija ierocis, ja? Viņam kaut kāds tāds lēnāks ierocis, laikam, bija salīdzinoši ar citiem, ja? Viņu tādu lēnu pārlādējumu šautanu laikam skaitījās, ka viņš fiziski nevarēja 4 šāvienus tik īsā brīdī uztaisīt. Un tā kā secinājums tāds, ka, iespējams, tur bija vēl kāds, ja? Tas automātiski arī kaut kādu sazvēristību nozīmē, ja? Ka kas pa sviestu, ja? Kāpēc jūs jau pirmajā tajā komisijā to nepārķērāt, ja? Teiksim tā, vēlāk tie audio dati tika apstrīdēti un oficiālais jaunās komitejas atzinums par to sazvēristību nav īstenībā nekad nav īsti bijis oficiāli atcelts. Ja? Tas paliek tāds caurums tajā ASV vēsturē, kas tur īsti bija. Viņi jau arī nekā nevar pārbaudīt uz vietas, taču viss ir sen aizvākts. 79. gads pēc, gandrīz 20 gadu pagāja pēc tā visa. Tā kā, jā. 15 gadu kaut kur tā. Jā. Tā kā tas ir tāds vēl viena versija, ka iespējams tur ir bijis tāds, kas arī varbūt varētu izskaidrot to pašu, ko Robčiks teica par to leņķi, ka varbūt kāds tomēr bija no priekšu un tur tas nebija kaut kāds pohains aģents priekšā. Jesus. Jā. Bet nākošais. Šis ir tas arī, ko es domāju, ir pilnīgs what the fuck. Es jau nebija. Damn. Ok, I'm ready. Tur savus beigšķels kājās, tu liek pala mauksārā. Kas spraudīs, ja? Oh my god. Šī epizode ir +18 tiek, nekas. Pazudušās smadzenes un pielabotais līķis. Yes. This is Kroči, crazy. ka JFK nonāca Vašingtonā, ja? To autopsiju veica militārie ārsti un kaut kādā brīnumainā veidā viņiem nebija liels pieredze ar tām šautām brūcēm. Es nezinu kā, kaut kādu nūbiju laikam. Kā tu vari būt militārais ārsts, kuram nav pieredze šautām brūcēm? Kā tas varbūt Es viņi nav bijusi... Es kaut ko līdzīgi iedomājos. Es tīšu tev galvā, pēc militāri ārsti. Tā kā, tu literally, that's what you, like, treat, no? Like, what? Es saku, tur kaut kāds pilnīgs kašmars. Tā kā, you had one job. Tā kā, what do you mean? Jo, nezini kā, var kā teikt to novelt uz to, ka varbūt viņiem nav bijusi tā pieredze. Labi, es neatceros, kad bija Vietnamas karš un kad pārējais, kad tas notika, jā, bet varbūt zini, kā Pirmais pasaules karš nav. Un Nē, tagad jau bija otrais, dude. Salīdzinoši. Piedod, sorry, otrais sajaucu. Bet viņi iespējams nav dienējuši, viņi par to ir izmācījušies, viņi vienkārši gaida savu brīdi, un tad viņa pirmais brīdis ir JFK, viņiem tāds, what the fuck? Es nezinu. Labi, es viņus neaizstāvēšu. Anyways, ja. Kroč, Dallasā tie ārsti, ja, kas mēģināja glābt to prezidentu, ja, viņi skaidri uzreiz pateica, ka bija kaut kāda brūce kakla priekšpusē, ja, kas sanāk, ka tas ir bijis šāviens no priekšas, ja. Un tas ir pirmais viņu apgalvojums, bet pēc tam, kad rakstīju autopsiju, pēkšņi šitā brūce tika aprakstīta kā izejas brūce, ja. Jā, ka tur arī tāds
bišķiņa kaut kas neiet kopā, ja? Un svarīgākais, pierādījums šim visam, obviously, prezidents smadzenes, ja? Viņi varētu precīzi pateikt, kāds tās ložu trajektorijas, šāviens bija, vispārējais, ja? Un pēc tās autopsijas, tās smadzenes ielika tajā formalīnā, kas ir tas iebalzamējušais, tas, kas saglabās tur visu. Tas šķidrums, jā. Tas šķidrums, jā. Un nodev to tālāk Nacionālajiem arhīvam, ja? Kaut kādus gadus vēlāk pētnieki gribēja viņus pārbaudīt vēl vienreiz, kā jūs redzat, visu laiku kaut kas jauns, un tad ir jāizrok vai jāatrāda, vai kaut kas jādara, ja? Ja aizgāju uz to Nacionālo arhīvu, skatās, pazudušas, nav vairs. Pazaudējis smadzenes. Yes, tikai Amerikā. Un tā kā tas ķipa skaitās stingrāk apsargāties arhīvs, bet viņi padara prezidents smadzenes. Jā. Nē, tas crazy, tas pilnīgi. Un tas arī uzreiz tā kā domāju, ka varbūt tas tika izņemts, lai kaut kādā veidā nebūtu iespējams apgāst Osvalda, kā teikt, vienpersonisko vainu, ka viņš vienīgais vainīgais būtu. Kaut kā apgāst to. Iespējams. Nezinu. Kaut svists. Jā, un tālāk arī šis ir tāds, ņemot vērā tajā laikā arī, ka JFK bija, starp citu arī, teiksim tā, es šito nosaukšu par tādiem Teksasas naftas magnātiem, Oil Tycoons un Lodge 88 tādu grupējumu, ja? Tad, kas ir Lodge 88, ja? Viņi arī sauc par Sweet 8F Group, ja? Tas bija, viņš nebija neoficiāls, vienkārši tautā viņi tā sauc, tas bija tāds tā kā Teksasa miljardieru un politiķi, tāds tā kā klanu tīkls, ja, tāds tur visi tur savējie taikūni un tur, karači, savus bariņš, ja, WhatsApp grupu savējā. Un JFK pārsvarā, viņš plānoja, kāpēc tas sanikinoja, viņš plānoja reformu, kas likvidētu naftas nodokļu atvieglojumus, jā? Un padomā, kā justos uz to tur Teksas, tur taikūni, ja? Oil taikūni, ja? Bļaujiens, viņi tiks zaudēt visus tos miljardus, ja? Tas ir ļoti slikti, ja? Un arī dienā, kad Kenedijs ieradās Dallasā, tu ieminējies, ka tur teica, ka apskatieties, ka Dallas tevi mīl, ja? Jā. Vietējais avīzēs pirmais tomēr, ko redzēja, bija visādi melni rāmi uzrakstīt, esi sveicināts nodevēji. Palielam. Drama much there. Yes. Jā, un daudzi uzskata, ka šī elites grupa apvienojas ar Lyndon Johnson. Viņš bija šitais viceprezidents. Viņš pats bija arī teksasietis, un viņš jutās, ka viņš ir Kenedijs, viņu palēnām mēģina atstumt, ka bez mazai tur nākamajā politiskajā partijā, jūs zināt, ka jums dotos balets, uz kuriem balsot, ja, un ka tur mums jau arī tas pats plusiņi, mīnusiņi plānoja, viņam bija kaut kādas baumas, ka to tur Lyndon Johnson nemaz neplānoja ielikt tajā visā, ja, ka viņš būtu tiks pilnībā atstumts, ja. Un zin kā, viņš tāds arī sabiedrotais tiem visiem teksasiešiem, un viņš arī bija par to visu, to naftas lietām un tā, un ka pēc prezidents mēģina tagad kaut ko tur reformas taisīt, ja, un viņi atbalstīja to Lyndon Johnson. Protams, kas notiek, ja tu novāc prezidentu, kas nāk vietā viceprezidents. Yeah. Jā, un pēc šī tā elites grupa bija tās baumas, ka viņi apvienojas ar to Johnsonu bez mazai, lai atrisinātu šo problēmu, ja? Un, in a way, Lyndons Johnsons kļuva par prezidentu tieši tajā pašā lidmašīnā, kurā atradās JFK līķis, un pirmais viņa lēmums bija par labu tieši tiem oil taikūniem un militāriem iepirkumiem. Tā kā šis arī tāds inside shit. Un tad arī šitais ir tāds ritīgā konspirācija, tāds lietas sarga vīrs. Bet, to es atceros, jā, bet tas pat tām smadzenēm, domāju, pričam kādam smadzenes ir vajadzīgs. Tu novērst to cilvēku un visu, pieņemsim, viņš, kāds grib no viņa atbrīvoties, piemēram, pēc, tur zem tā Osvalda tur kaut kas apakšā. Nē, zini, labi, kā,
Man liekas, ka vienkārši tehnoloģijām attīstoties uz priekšu, ņemot vērā, ka tas viss bija saglabājies, varbūt bija iespējams nolasīt kaut ko vairāk un dabūt lielāku skaidrību, ja? Jo, kā jau mēs nospriedām sākumā ar tām tehnoloģijām, kas bija tad, tu paļāvies uz citu cilvēku godprātiem un ar varbūt kādu labu veiksmi, ka kāds uz savu filmiņu kameru būs nofilmējis to, ka var kaut ko paskatīties un varbūt pārķert ar to kvalitāti, kas tur bija. Nu, saprat, tur tā lieta. Es domāju, ka viņi vienkārši mēģināja tās jaunās tehnoloģijas pielietot, jo tur jau daudz vēl jautājumu, kas nav atrisināti. Jā. Nē, bet es domāju, kāpēc kāds nozaga tas. Nu, kā teicu, viņas pazuda. Suvenīrs. Jā, kāpēc kāds zaktu prezidents smadzenes? Tā kā negribēja, lai tur izpēta to visu tālāk, jo tur var pateikt, taču arī pēc smadzenēm, jo, reāli viņam, kā arī Pauli iepriekš teica, tur bija riktīgi mega crazy brūce galvā, viņam reāli tā kādu nolidoja tur daļa galvaskaus, tur arī varētu pateikt, pēc tā, kā šāviens tur gāja un tam līdzīgs. Nu, labi, ok, es sapratu. Jā. Tad Lorops pilnībā aizpildēja, viņš nevarēja beigt domāt par tām smadzenēm. Nē, tas ir crazy, ka tu pazaudēji prezidents smadzenes. Nē, tas ir crazy, reāli. Come on, what do you mean by this? Tur es tev pilnībā piekrītu. Man ir ļoti fascinēšas. Jā, bet joprojām viņi arī viņas tā ir kaut pazuduši. Kur mētājas. Es nezinu, kaut kur kāda mājās varbūt stāv garāžās. Jā, bet viņas joprojām ir pazuduši. Nav atrasts bijuši. Jā. Bet pēdējā šitā teorija lietasarga vīrs. Ja? Vai The Umbrella Man, ja? Viņš skaitījās tā kā tajā laikā. Skaitījās tās viens no tādiem tā kā mistiskākajiem, nesaprotamākajiem tēliem, kas bija tajā JFK slepkavības vietā, ja? Un tajā dienā, arī pēc tam visiem katriem filmiem, tu var saprast, skaista saulaina smuka diena, ja? Kāpēc viņš stāvēja ar kaut kādu melnu lietasargu? Ja? Weird as fuck. Kāpēc viņš, protams, piesaistīja uzmanību, ja? Viņš atradās tieši tur tajā pašā vietā, vai, turpat tās blakus, ja? Kur prezidentam pirmā loda trāpīja. Ja? Un Zaprūdera video ir redzams, kad limuzīns pietuvojās, viņš pacēla lietussargu augstāk un sāka griezt to pulksteņrādītāju virzienā. Un tajā brīdī, kad atskan šāvieni, viņš palika pilnīgi mierīgs, kamēr pārējie sāk panikot un mesties pie zemes. Ja? Un uzreiz pēc tās slepkavības viņš aizvēra lietussargu un mierīgi gāja uz dzelzceļa pārvedu virzienā, uz savu vilcienu. Galīgi neizskatās sketči. Jo tās teorijas bija tādas, ka viņš bez mazai kaut kādus signālus deva, ja? Ka, piemēram, ka tur bija tas ilgu laiku domāja, ka bija tā, ka tas lietasargs bija kā tāds vizuāls signāls snaiperim, ja? Bez mazai to norādīja to precīzo brīdi, kad atklāt uguni, vai arī kaut kāds apstiprinājums, ka mērķis ir sasniegts, kaut kas tāds, ja? Un vēl daži pētnieki šitajā visā izvirzīja versiju, ka varbūt tajā lietasargā bija iebūvēts slepens mehānisms, kas izšāva kaut kādu saindēts šautriņu vai paralizējušu gāzi, lai padarītu prezidentu nekustīgu pirms pirmā šāviena, attiecīgi, lai nekustētos, lai varētu labāk trāpīt viņam bez mazai. Ok, that's crazy. Jā, bet, ja es nemaldos, tas nebija ap šo laiku, arī tas bija kaut kad vēlāk 80. kā kaut kur Eiropā, neatceros, kurā valstī. Reāli tā arī notika, ka kāds paņēma izvilka lietasargu, ķipa lietasargs, pēkšņi bum ierocis un kādu nošāva. Es neatceros, kas tieši bija. Bet kaut kāda līdzīga versija, man šeit tas pēc tam piemeklēšu. Kaut kā tas lietasargs jau ir bijis izmantots, ne tajā laikā stipri vēlāk, bet, ka tas ir kaut kā bijis pielietots tādā ziņā. Tu turpinies vienu sekundīti aiziešu. No problem.
Ait. Bet priekš tā laikā, man liekas, kad... Man liekas, pārāk advancēti. Jā, tieši tas tā kā sākums, ko tu teici, tā kā klausījos. Nē, zini kā? To tu pieminēji, jā. Signāla došana, jā, ierocis neīsti. Tā man šķiet, jā. Bet beigās īstenībā atklāja, kas tas bija pa Džeku, jā. Iedomājies, tikai 78. gadā tas vīrietis beidzot pieteicās izmeklēšanas komiteju, un viņu sauc Luis Stevens Vitolds. Ja? Viņam tas skaidrojums īstenībā bija diezgan politisks. Tas melns lietasargs bija 1930. gadu Lielbritānijas premjera Nevila Chamberlaina simbols, ja? Un tā kā Kennedy tēvs, viņš bija vēstnieks, ja? Viņš atbalstīja Chamberlaina piekāpšanās politiku pret nacistiem, un Vitolds vēlējās prezidentu publiski tā kā patrolēt un atgādināt par vēstures traipu. Ja? Drīzāk sakot, tas arī ir kaut kas no iepriekšējā tur nacistu, komunistu visiem tiem laikiem. Ja? Tas bija tāds vienkārši tā kā politisks statements. Tas nebija nekāds, tur es šauju tagad vai kas tāds. Bet reāli tas fakts, ka viņam prasīja tas 15 gadus, lai aizietu un atzītos. Tas arī tāds weird as hell. Jup. Jā. Bet, par to, ka to izmantoja kā ieroci, par to es arī ļoti šaubos. Kā signāla došana, tas ir bišķiņ ticamāk. Jā, bet still, īsimā, nevispār diezgan interesanti, tā kā vispār tik precīzi no tā sestā strāvē trāpīt, laik? Viņš ir trenēts Marine Corps. Jā, tas gan, bet tāpat crazy shots, jo tas tā kā moving target, saprot, tur vajadzēja pilnīgi perfekti to izdarīt. Mēs jau nezinām, ko viņš tur darīs PSRS-ā ir šito laiku. Ar pirmo jau viņš netrāpīja šāvienu. Viņam jau pašam bet viņš stil trāpīja, nebija jau tik tālu. Jā, man liekas, pirmais nogāja pavisam garām, man liekas, vai ne? Ķipa netrāpīja nekam. Vai viņš trāpīja kaut kam. Bija 3 šāvieni kopā, viens kaut kur ne tā aizgāja, tas ir skaidrs. Jā, un tad otrais bija viņam cauri un arī tajā, nevis gubernatorā, bet tajā otrā čuvakā. Spējušies, kā viņi sauc. Tas, kas ar viņu bija mašīnā. Kā viņi sauca? Teksas gubernators Džonam Kolonelīm. Starp citu, jā, viņam arī iešāva, tad pat, kad Kennedyjem un vispār starp citu, as a follow-up, Čalis izdzīvoja reāli. Starp citu. Viņam jau prezidents nomīkstināja to šotu. Jā, bet arī viņam bija smagi. Bet stil viņam trāpīja cauri, jā, viņam arī īstenībā starp palsīju, tā kā viņam arī īstenībā crazy coincidence, kad viņam sanāca tā, kad viņš tajā brīdī arī tieši kaut kā pagriezās, jo viņš laikam dzirdēja to kaut kādu pirmo šāvienu vai ko, un cilvēki viņš perfekti tieši pagriezās tad, kad bija bišķi pāris centimetri, jo viņam sanāk, ka viņam iešāva plaušā cauri izgāja. Un ja viņš būtu bišķi tā kā iepriekš, kur viņš iepriekš sēdēja, viņam cauri sirdī iziet, viņš būtu insta dead vienkārši. Un viņam tieši cauri, plaušai izgāja, un viņu operēja, man liekas, 3-4 stundas, bet viņš izdzīvoja reāli. Tā kā tas arī ir, crazy, ka viņš vispār izvilka beigā. Tas arī tāds, tā kā, papildus tam visam. Damn. Tā kā, bet īstenībā crazy, jo, vispār, pagad, tu, man liekas, nepieminēji, šitajās konspirāciju teorijās, man liekas, tu nepieminēji par to maģisko lodi, ko tur tā, kas izgāja cauri Kennedyjam, tam priekšējām, trāpīja vēl tā priekšējā rokai, un viņi pilnīgi intēkti bija, Jā, tā arī tāda ļoti interesanti. Jā, tā arī tāda baika populārā, bet man liekas arī tajā Lemino video viņš arī viņu, es neatceros, atspēkoja, vai viņš vairāk tā kā paskaidroja, kad principā vienkārši, kāpēc sanāk tā baģiskā lode, jo
tas strādātu, ja viņi būtu tieši precīzi viens aiz otra, bet viņi nebija precīzi viens aiz otra. Tur Kenedijs bija bišķi tā kā sāniski no viņa nost, un tad tā kā, nesnāca perfekti, ka viņi sēdēja viens aiz otru. Tāpēc, ja tas šāviens izgāja cauri Kenedijam un viņam, tad tāpēc makes sense, tā kā, ka taisnā šāvienā izgāja. Kaut ko tādu es atceros. Es par Lemino teicu, ka tur arī koks bija priekšā, kas kā papildus šķērsts. Šāvienam no aizmugurs. Jā. Tā kā tur varēja būt more clean shot, bet tā kā still, visībā baigā lode jau ir iziet cauri vienam cilvēkam, vēl tur sēdeklim un kam tur vēl un vēl vienam cilvēkam. Buļā, ko dot trakā lode vienkārši. Crazy. Zinām, es varu tagad sev kaut kādu sazvērestības teoriju veidot. No. Vispār iepatikās ideja par to, ka tas Osvalds pārāk perfekti atbilst visam, lai viņš būtu slepkava, bet šāviens ir no priekšas. Līdz ar to tā kā visi pievērš uzmanību Osvaldam, un ja tas šāviens tiešām bija no priekšas, neviens nepievērs uzmanību tam, kurš šāva no priekšas. Tā ņemot. Jo uz Osvaldu bija viss, tā kā viņš tur ar to maisiņu atbrauc uz darbu, viņš atstājot Lemino tagad, parasti viņš ar kolēģi brauc uz darbu, un vienā laikā viņš vienmēr atbrauca un aizbrauca kaut kā tā, un tad tā vienā reizē viņš ātrāk ieradās darbā, un viņš pārsteidza tur pat, nezinu, savu sievi, ka viņš ir ieradies. Ķipa viņš aizkarus gribēja nopirkt vai kaut kas. Un tos aizkarus viņš arī nekad nenopirka, skaidrs, ka viņš tur ieroci vai kaut ko nopirka. Un tad viņš ar to maisiņu devās uz to darbu, ko arī viņa kolēģis pamanīja, un viņš bija 6. stāvā pirms tās šaušanas. Tu pārāk daudz lietas viņam atbilda, tā kā, lai tiešām visi domātu, ka tas ir viņš, jo... Nē, es pieņemu, ka viņš arī šāva, jo tur arī bija lodes, tā kā, bet varbūt viņš viņu nošāva kāds cits. Tā kā varbūt viņš tiešām netrāpīja, jo tur, gan tie šķēršļi, gan tās citas lietas. Yeah. By the way, fun fact, viņš to ieroci pasūtīja pa pastu. Miracle. Jā, kaut kas tur bija, jā. Miracle. Pakāš prezidents smadzenes un pasūt pa pastu ieroci. Piu, yes. Aha. Bet gan jau tur vajadzīgi, kad ieroči nesēšanas atļauj tev patās. Tas gan jau nebija tik vienkārši. Man liekas, gan bija tieši tik vienkārši. Vismaz tajā brīdī, man liekas, tur nebija baigi grūti. Jā. Man liekas, actually nebija baigais labi, okay. Nebija internets, kur tev bija jāaugš pielādēs uz dokumentus. Bet jā, šodien es atceros faktu, ka viņš to ieroci jau bija pasūtījis pa pastu par kādiem $20 or something vēl. Un bija tāds, crazy deal. Pa pastu. Amerika dzīvo kādā paralēlajā realitātē, man liekas. Viņiem tā, viņi pieļauj kļūdas, lai no tām mācītos, es pieņemšu, jo tur, man liekas, tik daudz kļūdas bija. Nē, tur, man liekas, viss, kas varēja noiet greizi, nogāja greizi. Jā, tieši tā. Kas man likās rēcīgi mazliet, skatoties arī to Lemino, tur bija tās intervijas ar tiem, atslieciniekiem. Vienam bija jautājums, tur bija 3 čaļi 5. stāvā, pieņemot, ka tas Osvalds bija 6. un šādi. Tur bija 3 viņa kolēģi 5. stāvā, vienam no viņiem uzdeva jautājumu. Jūs dzirdējāt, vai viņš pateica, ka šāviena nāk no augšas, ka viņš tos jau dzirdējis. Un viņam tāds, kāpēc jūs negājāt uzreiz augšā tā kā skatīties, kas tur notiek, vai kaut kas tam līdzīgs? Man bija tāds tā kā, tev stāv augstāk šeit cilvēks kādu nost, loģiski tu beigsi prom, nevis tur tipa ies, let me check it out. Investigate. Tāds, es dzirdu šāviens, jā, es tieši maukšu tur, tieši tā. Tāpēc, ka tā nav fucking filma, tie ir reāli cilvēki, tu dzirdi šāviens, tu rauj koferu, nevis ej investigatot. Jesus! Tas pats, kā es redzēju, kad es skatījos kaut ko par to JFK, es redzēju YouTube video, un tur bija YouTube, es ļoti ceru, ka tas bija clickbait, es viņu neuzspiedu, bet tur bija teksts ar video, why was JFK's funeral closed casket? Why wasn't it open casket? Vai kas tāds man tāds vecīt, kā tev liekas? Viņam nebija puse galvas, what do you mean? Vecīt!
Dude, kā tu domā? Tam literally izkrita smadzenē ārā. What do you mean by this? Nu, pazuda. Nu, un pēc tam pazuda. Un pēc tam pazuda. Vispār pēc tam aizlidoja vienkārši. Bet jā, piebildīšu arī, jā, ka šis ir ļoti izcils gadījums. Stāstā par acu lieciniekiem. Nē, arī, protams, bet par acu lieciniekiem. Jā, izcils piemērs, kad katrs saka kaut ko pilnīgi citu, un, protams, var saprast, visiem ir šoks un tā tālāk, bet katrs vaina savu liecību. Jā, kā jau mēs minējām, viens viņu redz 6. stāvā, otrs 5. stāvā, kāds redz... Kāds vispār to čalu redzēja ārā uz ielas, beigās tas bija cits čalis. Jā. Man patika interesantā versija, vēl viens esot redzējis ieroču galu, tā kā iznākam ārā plūk. Nu, viņš pie tās mājas stāvēja tur, un viņš esot pamanījis, paskatījies, nezinu, augšā. Vai pēc šāviena pastījies augšu, jo viņam licies, ka šāviens nāk no augšas un redzējis ieroču galu. Bet tad bija arī, jā, tas, nezinu, durvjusargs vai kas, kurš bija pirmajā stāvā, tā, kad tas Osvalds ienāca tajā darba vietā, un kurš tā kā apgalvoja, ka viņš tā kā viņu bija redzējis, bet pēc tam viņš apgalvoja, tā kā, es tā ar acu kaktiņu vienkārši pamanīju, ka viņš iegājis, tur baigi neievēroja viņu vai kaut kas tāds. Un tad vispār policijā pateica, tā kā, šis tas čāls, kur jūs tā kā labāk neņemat vērā, tā kā viņš var kaut ko arī izdomāt. Man cepīja vispār, ka viņš ieroci varēja savā darbā iedabūt iekšā, tas arī bija interesanti. Jā, vispār. Bet, I guess, tāda laika bija. Tur jau nebija security sistēma. Viņš jau viņu maisā ielika. Tas jau nebija tā, ka viņš prosti darbā ienāca ar, nezinu, kas viņam tur bija. Neatceros, ne Winchesters, bet tāds prosti šauteni ienāca. Visam, man liekas, kaut kā. Viņš jau ķipa bija satinis tajā kaut kādā papīrā vai materiālā, ko izmantoja tajā book depository. Jā, tieši tā. Tur gan cilvēki apgalvoja, ka tas papīrs bija mazāks nekā šauteni pat, jā. Jā, vai kaut kas tam līdzīgs, bet es domāju, tas baigi neko daudz nemēja. Nu. Viņi jau arī tā kā tāda pilnīgi, viņi to pirms paspēja nofočēt to crime scene, viņi paņēma to papīru un kaut kur aiznes projām. Un tur bija virsū beigās tie pirkstu nospiedumi tā tur Osvalda. Nē, uz ieroču arī bija, nu jā, tas bija viņa ierocis. Jā. Es saku tā, policija ir vienkārši pipets, what? Jā, tur bija arī par policiju runājot, tur bija gadījums, kad pirms tu kaut ko sāc darīt, ir jāsagaida kaut kāda cita tā, kā lai pasaka, ne partija, bet citi čaļi, kas atbrauc un safotografē visu, un pēc tam, kad viss ir safotografēts, tikai tad var kustināt. Viņi bija sākuši jau pirms tam kustināt kaut ko, tad atbrauc čaļi, kaut ko safotografē. Un tam visam fonā, tā kā, vispār runa ir par Amerikas prezidentu, tā kā, jūs vispār neko nedarat pēc kādiem standartiem, tā kā. Bet tas arī ir interesanti, jo visiem, tāpēc, ka tas ir prezidents, visiem ir uzreiz haoss, un visi dara kaut ko ārpus normas. Un visi reiz kļūdīties viens pēc otru, jo viņi pārāk stresaini paliek. Nu, viņi ātri kaut kā grib visu noskaidrot, tāpēc, ka tas ir rīktīgi akūts moments, man liekas, tā ir bišķi kaut kāda psiholoģija tajā brīdī, jo tas ir tik, nezinu, augsts, nezinu, kā pateikt, tik svarīgs moments, kad tu nevari vairs gaidīt. Nu, kaut kā tā, bet... Jā, starp citu arī es atceries vienu fun fact. Šī bija pirmā prezidenta slepkavība kopš military, bet Secret Service, kas sargā prezidentu, kopš viņi sāk strādāt. Starp citu fun fact arī. Un cik ilgi tas Secret Service darbojās? To es neatceros, bet es tik atceros, jā, kad... ir sanāk, kaut kādu laiku iepriekš bija darbojies, bet jā, šitā bija pirmā tieši prezidenta nāve, kopš viņi tā kā sāk. Tūlīt pateikšu. Darboties. Pateikšu, viņu dibināja 1865. gadā, gan arī 100 gadu noturējās. Nebija tā, ka uzreiz, bet, jā. 1865. gadā. 100 gadu noturējās gandrīz, jā. 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 O tā. Bet tad sanāk, principā, JFK, ja mēs nestamies uz konspirāciju teorijām, JFK mira tāpēc, ka vienkārši viens čalis izdomāja, ka viņš grib viņu novākt, ja tur kaut kā tā sanāk. Tas bija tā kā personal issue? Basically, jā. Tā kā, saproti, tur tā lieta, kad mēs varētu būt daudz vairāk uzzinājuši, ja tas Rūbijs nebūtu vienkārši pau uztaisījis tam Osvaldam reāli.
Jo viņi tik, cik no Osvalda daba info, tikai tās 12 stundas, ka viņi pratināja, beigās viņš vispār aizvērās un neko neteica. Ne viņi saprata motīvu, ne kas tur bija. Nekā tur nevarēja tā kā pat tolkam uzzināt, jo, kā jau es minēju, viņi vispār pat neapsūdzēja viņu sākumā. Viņi par tiptu sākumā viņu tur terorizēja un prasīja viņam lietas. Viņi pat par Kennedy, man liekas, nezinu, cik viņi tur daudz beigās dabūja informācijas, bet tur tā lieta, viņi pat nepaspēja viņam neko iztaujāt, neko nepaspēja uzzināt, vispār. Tāpēc šis case arī ir, man liekas, tik mysterious un tāds, jo tā kā pat tolkam pratināšanas nekādas nenotika reāli. Bet viņš arī nebija beigās runātājs, tas Osvalds. Tā kā es neticu, ka viņš, varbūt ar laiku viņš kaut ko pateikt, bet es neticu, ka viņš tur beigas stāstīt. Sāks to, ka viņš arī vispār noliedz. Jā, viņš vispār teica, ka viņš nedos šāvarā. Jā. Tā kā tas vienkārši fucking bomba. Jā, bet tā kā pat neko nepaspējām, baigi daudz izdarīt. Vienkārši tur čaus tāds piu. No, you gone. Un kā tas čaus arī vispār man fascinēja, tas Rubijs arī interesants karakters. Jo, cik es saprotu, viņam vispār... Te viss ir interesanti karakteri. Jā, tā kā reāli. Viņi tagad kaut kāds... Daudz liekas, ka viņi pirmoreiz mūžā uz zemes ir nolaidušies. Let's be fucking honest. Jā, reāli. Jo, tā kā, cik es sapratu, tam Rubijam viņš reāli regulāri tur ir gājis čilot, nezinu, pa tie policistiem aptuveni un gājis pa to iecerkni un vispār tā kā, vispār vaibojas un tā kā man bija tāds vatā, jā. Jā, crazy vienkārši. Jep. Tā kā, jā. Viss cieņ tam, kam tās smadzenes vēl ir. Vai nezinu. Evo, kāds ieraksts čatā, ja kādam ir varbūt. Fucking ebaja. Nekāds būs šēbējā, kāds noturgoja. Nezinu. Vispār, jā, tur ir tik daudz, vienkārši policistu nolaidībā, to militāro ārstu nolaid, viņi pat autopsiju normāli neuztaisīja, pazaudēja prezidents smadzenes, evidence nebija normāli, tā kā piefiksēts un tas viss. Bija tik, no vienas puses bija tik daudz aculiecinieku reāli, bet tā kā tas viss pat īstenībā samaisīja to situāciju. Un vienkārši tik daudz, tik daudz vienkārši viss greizi aizgāja un tā kā, jā, kad arī no vienas puses arī, ja Kennedijs nebūtu bijis tāds, ka viņš gribēja ļoti būt ar cilvēkiem un tā, un ja viņam būtu bijis tas pārsaks limuzīnam, tad varbūt arī nebūtu bijis tāds rezultāts beigās. Who knows? Jep. Tagad tik daudzi vārds, man liekas. Ja vēl kas ir interesanti, bija jau cilvēki, kas pirms tā šāviena redzēja, cilvēku ar ieroci pie loga. Bet stulbākais jau ir tas, kad ir ierasts, kad, ja, piemēram, ir prezidenti kaut kāda parāda, tad viņam ir tie sargi, kas tur skatās no māju jumtiem vai kaut kas tāds, vai ne? Un viens tas čalis, Lemino video, viņš arī teica, ka tā kā, es paskatījos, iedomājos viņa sargs, es jau nekad neiedomātos, ka viņš tūlīt slepkavos. Tas jau tā nenotiek, vai ne? Un tas arī ir, man liekas, tāds interesants, kā es nezinu, pateikt latviski, mindfucks, tipa, kad... jā, tu tur varētu ar to ieroci tur stāvēt. Tagad gan jau citādāk, bet tajā laikā tu varētu ar to ieroci tur stāvēt un neviens neiedomāsies, ka tu esi slepkava. Tā kā tu esi tik neredzams no vienas puses. Tādā ziņā, jā, kad liekas, tas būtu daudz visu uzkrītošāks un tas, bet kā jau mēs arī minējām, kaut kādas tādas lietas joprojām pat mūsdienās var notikt kaut kas uz to pusi. Tā kā, liekas, tā kā tehnoloģijas iet uz priekšu vai ne, tā kā labāks viss un kameras, whatever. Tāpat var kādu noblēst, jebkurā gadījumā. Pat nevajag visu šito vēsturisko lietu. Rā. Tas gan interesanti, jā. Reku tas Trumps vai Kirks izcils piemērs. Yeah. Mēs varētu padomāt, tagad jau tas nav iespējams, tagad jau viss ir attīstījies. Un... Notiek, joprojām notiek. Tā kā vienkārši
Un vienkārši, tāpēc es arī iepriekš minēju, tā kā, man liekas, ka reāli citreiz čista, kad ASV dzīvo kādā paralēlā pasaulē. Ja, piemēram, reāli burtiski, vienkārši, ja es padomāju, Latvijas situācija, labi, mums prezidents, nav līdzīgi tādos, kā es saku, prezidents. Jā. Jā, mums prezidents vairāk ir tāds kā reprezentīvais, un viņš tā kā, izdara kaut kādus, varbūt tādus lielākus lēmumus vai kas. Bet, piemēram, tā kā, ja es padomāju reāli, es vienreiz kaut kur braucu, es neatceros centru vai es darbu vai ko, es vienkārši paskatījos pa logu, un prezidents vienkārši prosti pa ielu pasteigājis ar kaut kādu vienu, nezinu, vai kad vēl vienu, nezinu, politiķu vai kas tas bija. Viņš vienkārši gāja pa ielu, prosti bez nekā, tā kā vispār. Tā kā vienkārši prosti gāja. Staigāja, jā. Ja vienkārši prosti pasteigājos pa centru Rīgas. Bez jebkādiem sargiem vai ko. Es kā nesen dzirdēju, es nezinu, pa kuru, par Latvijas prezidentu, es saprotu, bet es nezinu, pa kuru. Vai jūs man kaut kas man teica, ka, ja prezidents ir gājis peldēties, un tiem sargiem arī vajadzēja ar visām drēbēm, laikam, līst iekšā ūdenī vai kaut kas šāds. Pagaidzi, šādu prikolu nebija dzirdējis. Bet kaut kas man nesen šito kaut kur, es nepateikšu kur, bet es atceros šitādu teikumu, ka man teica. Prezidents ir peldēties un sargi lien ūdenī ar viņu. Es pat nezinu, vai tā varētu būt. Nē, zikā, varbūt arī, ka viņš gāja pastaigāties, varbūt tie sargi jau bija pat, tā kā bišķi tālāk, un viņi nebija tik uzkrītoši. Zin kā, tas arī varbūt prikols bija. Es jau to nepamanīju pa 2 sekundēm, kamēr es braucu garām, bet nē. Uzvalkos kā piekšā. Ja varbūt tā viens troļukā sēdēja kaut kur arī, zina. jā, vai nē, tur kaut kāds brauc. Nē, zin kā, viņi jau varbūt var tā iefiltrēties, ka tā kā tu tā neatpazīsi. Tā kā, ka viņi īstībā seko viņam vai ko. Bet tāpatās, viņš staigā arī, atklāti, tādā ziņā, tā kā, ja salīdzina. Piemēram, tagad, lai paskaties arī, tā kā, arī tas pats mūsdienas, arī tie sargi, viņi tā kā visu laiku ir pie tā ASV prezidenta, vai ne? Tāpat viņam kaut kā tiek gara. Kā tas strādā? Kāpēc tas vēl projām, what? No idea. Kāpēc tā notiek? Es vienkārši liekas fascinējoši rāli. Ka vispār kaut kas tāds ir noteikti arī. Tas gan bija pavisam pasen. Kā vispār arī taču Pirmais pasaules karš sākās. Mēs visi zinām taču, vai ne, ar ko sākās? Arī slepkavība. Tu vari atgādināt. Nošauja Frančs Ferdinands. Yes. Un tas arī, man liekas, random fojeks nemaldos nošauja, bet es neatceros precīzi detaļas. Bet arī slepkavība sākās. Nošauja to te, kas viņš skaitījās aizmirst. Kaut kāds arī augstais ranga cilvēks bija. Aizvars precīzi. Bet jā, kačs slepkavība sākās arī. Viņš bija Erzhegot. Erzhercogs. Jā. Austro-Ungārijas. Vot Austro-Ungārijas, jā. Jā, viņš bija tāds diezgan augsts ranga cilvēks. Jā. Vot, paskatieties, sākās Pirmais pasaules karš ar vienu slepkavību. Jep. Crazy vienkārši, es nezinu. Es gribēju pateikt, this blows my mind, bet nē, šitais laikam slikts salīdzinājums šajā epizodē. Labi. Bet jā, tā kā jau es arī minēju sākumā, jā, par šo epizodu, par šo tematu var runāt un runāt, par viņa ģimeni var runāt atsevišķi, jā, par viņa sievu. Jā, starp citu, fun fact, viņa sieva pēc kaut kādiem, es nezinu, cik tur, 6, 7, 8 gadi, viņa apprecējās otrais pēc viņa nāves, bet viņa tika apglabāta blakus Kennedyjem. Tas tāds arī info. Jā. Ok. Jā. Bet jā. Vispār arī aizmirsu, pirms mēs rapojam. Vispār tāds newer information saistībā ar JFK keisu. Trumps tak izlaida failus saistībā ar JFK slepkavību salīdzinoši nesen. Viņš izlaida papildus materiālu, kas bija iepriekš slepenots. Starp citu, jā.
Tas arī tāds, kad vēl joprojām mēs daudz ko nezinām. Un arī, es tikko arī random atcerējos par to, iepriekš par to Jackies, to Chanel suit, ko es teicu, kur ir tās Kennedy asinis bijusi. Tas, starp citu, glabājas Nacionālā arhīvā. Un tas... Arī nav nozakts? Nē, iedomāju. Un tas suit tiks parādīts publiski pēc 2100 kaut kāda tur gada. Nu, kaut kāda 70 pāri gadi vēl, kroči jāgaida, kamēr viņi vēl atklās viņu publiski. Bet viņš tur esot. Kāpēc tāds? Tas droši vien, ģimene negrib vienkārši atklāt, nezinu, sāpīgi vai, nezinu, personīgi liekas vai kas. Gan jau tāpēc. Tāpēc tur jāgaida pār pa 100 gadiem? Viņi jau uzlika, jā, viņi jau var uzlikt, jā, ķipa, cik viņi grib atklāt pēc kāda laika vai ko. Es pieļauju, es nezinu detalizēt, bet, es tik atceros, jā, ka es to faktu lasīju, ka tur tas silts ir un ka viņš nebūs atklāts vismaz publiski līdz 2100 gadam kaut kur, jā. Skaidrs. Jā. Tā kā, jā, bet jā, tā kā kaut kas nedaudz mūsdienās vēl, jo mūsdienās vēl kaut kas pavīd no šī keisa, kas vēl nav īstenībā zināms, tā kā no vienas puses tāds dīvaini patīk, bet kinda developing case, kinda not really, bet tas bija 63. gadu. So. Nē, man baigi jautājumi nav, ja tā ņem. Jā. Nē, jā, tur vienkārši ir pāris tādas atsevišķas lietas, man liekas, kur var tā vairāk iedziļināties tajā visā, bet... Atsevišķas nians. jā, kur tā kā vairāk liekas, tā kā, what is happening. Piemēram, tur, ko tu teici par, tā kā, šāva, tā kā liekas, nezinu, no priekšā aizmugurs vai ko, un tad, jā, tādas lietiņas, kuras varbūt vēl tā neskaidrs, bet jā, tā kā... Ir viss kā par šo case, par šo cilvēku, par viņa lietām, ko viņš ir izdarījis. Tiešām ļoti, ļoti fascinējoša personība. Tas vispār tas laika periods arī, man liekas, arī diezgan interesants bija pats par sevi tajā vēstures periods tieši ap Otro pasaules karu un beigām. Tā kā interesants periods arī. Jep. Labi, kāda vēl ko piebilst? Mums tāda ekstra bišķi longer epizode sanāca. Tā jau man likās, JFK cienīgi, es teiktu. Jā, tas tā kā, tas pat, un mēs tikai parunājām reāli par tādiem, vairāk tādiem viņas lielajiem punktiem. Jā, tādiem lielākiem, tā kā jau es minēju, tur ir atsevišķi, vēl var iedzināties, tā kā. Cienīgi viņam, kā saka, epizode extra long, so. Rakstiet komentāros, ko es domāju. Un kā jūs varbūt... Jā, un kā varbūt kāds pamanīja, tad šo sēriju tematiski veido 2 cilvēki. Es pamanījāt, vispār neko nestāstīju, neko nerunāju, bet tikai komentēju un kaut ko klausījos. Still episode. Tā kā jā, nē, tas jā, bet vienkārši ar visu to, tā kā mums ir jau 1:48. Jā. Un es bez vēl 3. cilvēka materiāla rakstīšanas, tā kā. Tepat to ir tas stāsts arī atkārtojot, kad JFK tur var daudz ko runāt, daudz ko stāstīt, daudz ko iedziļināties. Tā kā ir materiāls, kuru var ieteikt arī kādam citam papētīt noteikti. Jā. Jā, mēs noteikti ieliksim Facebookā to Lemino video, ko mēs diezgan daudz arī izmantojam šajā epizodē un referencojām to. Es varu ielikt arī par to JFK Library un Archives, ko es iepriekš stāstīju, arī tur ir ļoti daudz useful information īstenībā par viņu. Un vēl kaut ko varbūt var ielikt. Bet jā, tie 2 tas ir, ko tā kā, tos, ko mēs tā diezgan... es izmantoju daudz, un mēs arī daudz par to video runājam. Tāpēc jā, mēs noteikti padalīsimies, tā kā, ja kāds grib vēl papētīt vairāk un iedziļināties, tā kā noteikti. Un jā, rakstiet komentāros, vai jums liekas kaut kāds fakts, kas vēl nav īsti skaidrs no JFK slepkavības, vai kaut kāds aspekts, kas jums liekas, tā kā vajadzētu vairāk iedziļināties. Tā kā noteikti padaloties savu domām. Pilnīgi noteikti. Jā. Labi. Stāsts nots, gan jau kā arī viss. Jā, labi. Beigsim ar šo noti. Jā. Tad jau tiekās kaut kad.
Kaut kad. Kaut kad. Cenāks laiks pēc Eirovīzijas un hoķa. Jā, starp citu, sekojam līdzi Eirovīzijai, hoķim, redzēs, ka šī sērija iznāks, bet, Mēs būsim varbūt pēc tam jau. Zini, kā sāksies hoķis, sāksies Eirovīzija, tad jau nebūs laika ielikt sēriju tikai. Nē. Go sports. Ja šī sērija iznāk pirms šiem notikumiem, tad sakojam līdz savējiem, ja iznāk pēc šiem notikumiem, tad ir iznākusi pēc šiem notikumiem, bet tas tā, lai varbūt uz mazliet pozitīvāks nots beigtu, tā kā nevis tur. Jā. Yes. Labi. Tāpēc turam iekšas par Latviju un tiekamies jau pēc dziesmu un sporta svētkiem. Pēc sporta svētkiem. See ya. Atā. Bye. Čau. Jā.